tagad pirms lidojuma, cik man ņemt naudu bija pliki pleci un kleita virs ceļgaliem, ka bezmaz tev var ne tikai izraidīt no šī Dubai mola, bet tev var izraidīt no valsts. Nafta nebūs mūžīgi. Bija 50 kg zelts un 13 kg briljants, nebija kaut kas tāds. Sāk būvēt pasaulē lielāko lidostu, kur būs 420 geiti, tā caurlaidiem būs kaut kāds 160 miljoni. Izejot praktiski, jebkurā dienas laikā izejot uz ielas, tu vari dabūt paēst, tu vari veikalā dabūt nopirkt kaut kad, kas tur Dubajā mēnesi nodzīvoja. Es saku, jā, šitā ir tā vieta, kur es gribēju būt. Varbūt varam atkārtot par cenām 7 dienas, cik maksāja. Nu, čau, esam 2. daļā, kopā atkal ar Agri. Agri varbūt pastāsti. Kas tu esi? Varbūt cilvēki, kas vēl īsti nezina, kas vēl nav nostījušies 1. daļu, ar ko tu īsti nodarbojies, varbūt pastāstīt cilvēkiem. Sveiks, Robert! Nu, ja mēs esam tuvāk pazīstami, un otrs podcasts ir, un kopā bijām jau Dubajā, nu jau pavisam cits saruna. Es esmu Agris Vītols, agrāk gāju jūrā, praktiski visu savu mūžu nostrādāju jūrā, pienāca pensijas gadi no oktobra, 23. gada oktobra. Aizgāju pensijā, bet pieredzu aktīvu dzīvesveidu. Domāju, ko darīt tālāk. Un tad kaut kādā veidā sanāca tā, kad izvēlējos turismu biznesu un tieši Dubaju. Kā viņš pagaidām iet? Pagaidām labi. Pirmais gads bija smags, tāpēc, kad bija rezervācijas, kamēr uztaisījām atļaujas, kamēr dabūja visas licences, un tas bija smags process, apmēram 2 mēneši pagāja, kamēr to visu nokārtoja, un tas gan naudā, gan laika ziņā, tas ir milzīgs process, un jā, pirmais gads nebija mīnusā, jā, un cilvēki arī neusticējās, jauns tūru operators, kas nu būs, ko darīs un tā tālāk. Bet vienalga bija vairāk kā 100 cilvēku pirmajā gadā. Tas, es domāju, ka nav nemaz slikti. Sāku no 1. novembra līdz 20. martam. Paskatījos, kad principā varēja arī vēl aprīli ņemt klāt un oktobru, ko mēs arī šogad izdarījām. Jā, un šogad jau tā uzticība un uzticēšanās ir daudz lielāka, jā, bet, es jau saprotu, cilvēki grib braukt, daudzi grib braukt, bet, ir visādi iemesli, tur ir bērniem skolā, gan finansiāli, tas arī nav lēts projekts, tomēr tā lidošana uz turien tur papakļam, un tā nav Turcija, Eģipte, un tomēr tas ir pavisam cits līmenis, un tā kā tas ir bišķītiņ, jā, bet cilvēks skatās, jā, un man jau ir plāns nākamajam gadam, jau ir sataisīts grupas, jā. Es domāju, ka es tuvākā laikā viņu publicēšu. Un tāpat kā pagājušo gadu, jūs varēsiet pieteikties jau uz nākamo gadu, kas ir vienkārši 150, 180 eiro mēnesi vienkārši maksājot. Un tā jūs varēsiet sakrāt un mierīgi aizbraukt, kas ir, ko arī daudz, kaut kādi 70 cilvēki to arī izdarīja tagad. Super. Es domāju, ka mums ir tagad jāķerās pie lietas. Tātad, kā jau Agris minēja, es arī biju Dubajā. Es izbaudīju visu to brīnišķīgo ceļojumu, brīnišķīgās ekskursijas kopā ar Agri. Un es domāju, ka mēs varēsim iziet pa soļiem, apmēram, ko mēs darījām, kāds bija lidojums, sākot ar lidojumu, kas notika pēc tām, kāds bija ekskursijas un vispārējo mēs varam pastāstīt citiem. Varam pastāstīt arī mazliet par 9 plānu, bet arī par 7 dienu kaut ko var pieminēt. Un varbūt sāksim ar lidojumu. Noteikti daudz cilvēku grib gatavoties šim piedzīvojumam, viņi īsti nezin, ko ņemt līdzi, cik ilgs būs lidojums, kā viņam sagatavoties labāk. Un, jā, visgalvenākais, man liekas, ka cilvēkiem būtu jāzina, kas viņiem būtu jāņem līdzi, kas būs tur uz vietas un cik pilns čemodāns viņiem būtu jākrāmē. Izejot no tā, ko jūs vēlaties pirkt Dubajā, varbūt tas, ka jūs gribiet daudz ko nopirkt Dubajā, tad no mājām uz Dubaju nav vērts ņemt vispār līdzi neko līdzi, vai ir arī cilvēki bijuši, kuri brauc bez čemodānu un tur nopērk pa $20-30 nopērk čemodānu un lido atpakaļ. Karsts, septembris, oktobrs, novembris būs ritīgi silts. Decembris, janvārī, februārī vajag jāciņ līdzi. Ja, teiksim, mēs aizbraucam uz
tuksnesi, tad tuksnesī var nokrist temperatūra līdz 15 grādiem un noteikti, ka vajadzētu kaut kādas siltākas drēbes līdz. Janvārs ir visaugstākais mēnesis Dubajā. Cik augsts? 22, 24 grādi dienā un naktī līdz 18, 15, bet tur bišķi tas klimats ir savādāks, jā. Ja mēs skatāmies pēc Latvijas 22, 24, tas ir super, jā, bet tur kaut kā tas tukšneši iespaidā un tas temperatūra krasi mainās un tur pavisam bišķiņ viss tas savādāk, jā. Noteikti vajadzētu, ja mēs braucam uz Abu Dabi, uz Mošeju, noteikti vajadzētu sievietēm ņemt garās kleitas līdz, arī tā, lai kaut kādas zeķītes, lai nosektu potītes, lai būtu pleci apsekti un galvenais, lai viņas nebūtu caurspīdīgas. Jā, mums varbūt mēs tā paskatāmies, viss ir kārtībā, tas jau nav caurspīdīgs, nekas nav, jā. Bet, ejot cauri kontrolē, kā jau mums bija, jā, viņi saka, tur spīd cauri, jā. Viņi kaut kā paskatās savādāk, jāspīd cauri. Jā, varbūt tas gadījumā nebūs, jau nodrošina arī, jā? Cik sapratu? Jā, ja gadījumā nav, ir man kaut kādas kleitas ar kapucēm, tās tieši konkrēti, kuras ir vajadzīgas, tas man ir. Sliktākā gadījumā tur var arī nopirkt kaut kādi 10 eiro maksā tā vienkārši tāda kleita, ko tu var uzvilkt ar kapuci un aiziet. Pirms Covid to nevajadzēja. Varēja iznomāt visu, pēc Covid vairāk viss tas. Kā jau visā pasaulē viss kaut kas mainījās, un tagad tā vairāk nav. Tad gan jau sauļošanās krēma, ne? Sauļošanās krēma, jā, bet principā to nevajadzētu stresot, ko man ņemt līdzi, vai es kaut ko neaizmirsīšu. Jūs neiesiet nekur ārpus, neiesiet ne uz kādu kuģa okeānā, kur nekur nevar dabūt, un pat uz kruīzes kuģiem jūs variet visu kaut ko dabūt. Tā arī Dubajā jūs variet visu nopirkt, tā kā ja jums kaut kas pietrūkst, nestresojiet, vienkārši relaksējieties un gatavojieties lidojumam uz Dubaju, un ja kaut ko vajadzēs, to varēs uzreiz momentā nopirkt, un jums nekas netrūks, un pat nemaz tas dārgi nemaksās, jā. Cilvēki man daudz prasa tagad pirms lidojuma, cik man ņemt naudu līdzi, vai šitā naudu mainīt, ja? Šeit naudu noteikti nevajag mainīt, ja nav skaidrā nauda, var arī noņemt ar karti, var noņemt dirhams, ja? Pārsvarā visur, 90% visur var maksāt ar karti. Un samainīt naudu mēs bez problēmām, mēs samainīsim naudu Dubajā, es zinu labākās vietas, kur samainīt, ja, un tā. Tā summa būtu. Ieteiktu mainīt, vai labāk ieteiktu mainīt Dubajā, vai labāk visur maksāt ar kārtu Dubajā? Ne, kaut ko vajag samainīt, ir daži tirgi, bet principā tā nav problēma, var arī visur samaksāt ar karti, jā, bet var būt tās kādreiz pie kaut kādas tirgošanās, tur vajadzētu, es tev maksāšu cash, vai ne, tad viņiem atkrīt tas 5% apgrozījuma nodoklis, varbūt tas, ka viņi bišķiņ nolaiž zemāk, bet principā pietiek, bet tā, lai, ja jūs atbrauksiet, jums ir brokastis, jums ir pusdienas ēdienreiz, ja? Atceries, kā mēs ēdām, ja? Vienreiz tu paēd un liekas, vakariņas es ēdīšu. Maz negribās vairāk, ja? Tas ir brokastis un pusdienas vakariņas kaut kur kopā pēcpusdienu mēs paēdām vairāk negribās. Un tas tradicionālais jautājums ir, vai pusdienas un vakariņas ir nodrošināts. Es saku, bet ir pusdienas kaut kur pēcpusdienu, apmēram 4-5 mēs ēdām pusdienas, ja? Vakariņas, ko es ēdīšu vakariņās, un tad, kad aizbrauc un pēc pāris pirmajām dienām, ja tu saproti, ka tev nemaz absolūti nekas negribās. Jums jau jāatcerās, ka tur būs karsts arī man, es domāju, visi sēdījuši, es esmu cilvēks rūpējās par uzturu un tā tālāk par savu ķermeni, es domāju, man būs jāievar viss ēdienais, beigās tapēt vienreiz, maksimums 2 reizes un 3. reizi tu pat aizmirsti, ka jāēd. Bet tu vienkārši negribi. Un negrib, arī tās retās reizes jūs ēdīsiet, tās porcijas ir milzīgas, tu viņu vienu apēd, tu vari nedēļu gan izskanēst. Ir dažos restorānos, tev, teiksim, ķīniešu restorānā, kas man tur viens patīk, sieva paņem zupu, viņi tev atnes to zupu, viņi maksā 10 eiro vai $10 un atnes tev tā kā uz 4 cilvēkiem, bet es saku, bet man vajag to. Man vienam tikai, bet tā cena ir viena un tā patās. Un tad, kad es tur dzīvoju, ja kaut kas paliek pāri, jūs var paņemt līdzi. Un tā, kad tur dzīvoju, es tur pēdu, paņemu zupu līdzi, man tur veselai nedēļa vēl pietiek.
Bet parunājam tieši par to gatavošanos. Kaut kādas vīzes arī vajag jau sagatavot, un kā par tām biļetēm, sapratu, tu nepērci biļetē, ne? Biļetes. Vīzas vajag tie, ja tu neesi patstāvīgais iedzīvotājs Latvijas, vai ja tu neesi arī pilsonis. Ja? Šobrīd vienai grupai viena ir krievu valodā runājoša sieviete, un viņa kārto vīzu, es attiecīgi viņai aizsūtīju, šodien aizsūtīju lidmašīnas biļeti, lai viņa vēstniecībā var nokārtot vīzu, tas ir tā. Tas ir ļoti maz, lēti gadās, bet tā gadās. Bet to mēs visu varam nokārtot. Kas ar lidmašīnas biļetēm? Man ir bloka rezervācija Air Baltica, un apmēram 5 dienas pirms izlidošanas es viņiem aizsūtu visai grupai visus uzvārdus. Viņi man atsūta biļetes, tā kā vakar, un es visu iečekoju iekšā, aizsūtīju visiem iekāpšanas talonus, un cilvēkiem nekas par to nav jādomā. Vienkārši mēs braucam uz lidostu, mums jau ir visi kārtībā. Varam nodot uzreiz tāpat tās bagāžu un doties uz lidmašīnu, vai varētu iet caur check-in, tur to visu nodot. Cik liela bagāža ir? Bagāža ir 8 kg rokas bagāža, plus jau rokas somiņa, ko var ņemt līdzi, un reģistrētā bagāža 23 kg. Cik es atceros, tas pirmais lidojums bija diezgan grūts, otrais man patika, jo bija internets, pirmajā bija pa nakti un bija sarežģīti. Varbūt tev ir kaut kādi ieteikumi, kā vieglāk tikt pār tiem lidojumiem, varbūt kā vieglāk, nezinu, kaut kādā veidā to visu ceļojumu pārciest? Tas nakts lidojums man pašam nepatīk, un Air Baltica lidmašīnas priekš tādas 7 stundu lidojumi, viņi nav bišķiņ diez cik ērtas, bet toties ērtība ir tā, ka tev ir tiešais lidojums, ka tu brauc lido pa tiešo, Var lidot ar Turkish, var lidot ar Finnair vai Emirates vai citas lidmašīnas izvēlēties, bet tad ir pārsēšanās, tad ir Frankfurte vai Minhene vai Helsinki vai Stambulā, kas 90% cilvēkiem tas nepatīk, paņemiet kaut kādu izklaidi līdzi priekš nakts vai kaut kādus snekus, ko pagraust, principā, bet, vajadzētu censties izgulēties. Jo mēs no rīta ielidojam Dubajā 8, un viesnīcā mēs tiekam tikai 2:00. Mēģināt kaut kādā veidā ritīgi atpūsties, lai mēs jau varētu kaut kādu pusdienu izturēt. Mēs tur brauksim uz Dubajas rāmi augšā, uz nākotnes muzeju, brauksim paēst, un tad brauksim tikai uz viesnīcu. Diemžēl tas tā ir. Tagad bišķiņ kaut kādām grupām ir pamainīti lidojumi, un izlidošana ir 2:50. Tas varbūt tas ir vēl sliktāk, jo tu jau pusnakti nonīksi. Satraucies jau. Nonīks tajā lidostā, un tad vēl lidošana, un 11:30 tikai ielido Dubajā, Tā ir, jūs jau visi esat lidojuši uz Turciju, Ēģipti ar čārter lidmašīnām, un viss viņas lido naktī, Bet tas tā ir, tur, diemžēl, neko to nevar izdarīt, Ja gribu lidot savādāk, tas izmaksā višķiņ dārgāk, un tas tā ir, Bet, tā lidošana jārēķina 7 stundas, Ļoti labi, ka tagad Air Baltica ir Starlink internets. Ja naktī būtu mums bijis, tas arī mainīt kaut ko, visu citu kaut ko mainīt, bet mums turp lidojām uz turieni, mums nebija. Atpakaļ lidojām, mums bija Starlink internets, tas ir bezmaksas internets, super. Vienkārši tas laiks aizgāja, aizlidoja ātri, nemaz pat nebija laika pagulēt un mierīgi. Tomēr arī dienas lidojums ir savādāks. Ja ir internets, tad tas ir ļoti vienkārši ceļojums, tas ir baudāms ceļojums, bet ja nav internets, es ieteiktu Spotifyā, YouTube'ā jau nolādēt, sagatavot kaut kādus podkāstus, kaut ko tādu, ko klausīties, lai jūs varat paralēli jau iemigt kaut kādā veidā. Jo pirmo reizi, kad es braucu lidojumā, man nebija nekas nolādēts, ne podkāsts, nekas. Es vienkārši skatījos pa logu un domāju, cik forši būs ceļojums, bet un kad ātrāk tikšu prom. Ir jau visiem, es skatos, ka 2/3 ir visiem austiņas, kas ir jau nolādēt mūziku vai kaut kādas filmas vai skatās un tā tālāk, kaut ko vajag, kaut kādu izklaidē. Bet es domāju, ka to nakts tomēr vajadzētu mēģināt pagulēt, ja izdodās vismaz kaut cik. Un tad mēs esam atbraukuši Dubaju, esam lidostā.
tur nebūs tā, ka es kaut kur apmaldīšos tajā milzīgā lidostā. Kur man iet, kā man darīt? Jā, mēs faktiski iznāk pēc tās lokācijas, mēs ielidojam otrā terminālā, bet mēs ejam laukā pirmā terminālā. Tas ir tā, mēs ejam iekšā, un tad ir vilciens, bet tur nekas nav. Vienkārši mēs ejam, nekur tu citur, ne pa labi, ne pa kreisi, un nevar aiziet. Vienkārši eji, tev tur arī būs, kas tev parāda, stāv šeit, stāv tur. Ejiet tu mierīgu vagonā iekšā, vilcienā, iekāpjam, bez jebkādām citām pieturām, nākamā pieturā, kur apstājās, kāpjam ārā. Durvis attaisās vienā pusē, izkāpj ārā, aiztaisās ciet, attaisās otrā pusē, cilvēki iekāp iekšā, nekur tu nevar apmaldīties un nekur. Un tad tieši uzreiz ejam mūsu pasas kontroli. Tie, kuri ielido pirmoreiz, kur nekad nav bijuši Dubajā, jāiet ir fiziskā pasas kontrole. Ja? Un tie, kuri jau Dubajā ir bijuši, nav jāiet tur fiziskā pasas kontrole, bet var iet tas smart gate, kur tu ieliec savu pasi, un tev viņi nofiksē, un tev tu tiec cauri. Ja tu esi pirmoreiz, tev neizlaidīs tur cauri. Tad esmu izgājis to visu kontroli, visu pārējo, un tad man kāds sagaida? Jā, tad mēs pēc kontrolas mēs paņēmām čemodānus, jā, iesim ārā, un es jūs sagaidu katru rītu es jūs sagaidu lidostā, un pavadu arī, kad jūs lidosiet prom, es pavadu, un tā kā mēs savāksimies, bišķiņ mazliet pārģērbsimies, tā kā jūs variet rokas bagāžā vai viegli var atrast kaut kādas vieglākas drēbes, pusstundiņu tur pārģērbsimies, lai tur tomēr karsts laiks, un lai vieglāk ir, lai nav tik smagi tur ar kaut kādām garām biksēm un jakām un tā tālāk, to mēs ieliksim čemodānā. Un visu, atbrauc autobusiņš, un tad mēs braucam jau uz pirmā apskats objektu, mēs jau kaut ko 9:30 esam pie pasaulē lielākā fotorāmja Dubai Frame. Cik viņš bija augsts? 150 metru augsts, 93 metru plats vai garš, stikla grīdu. Tas ir pasaulē lielākais fotorāmis, kura vienā pusē ir jaunā, modernā Dubai, un otrā pusē ir vecā Dubai. Viņš tādā ikoniskā vietā ir nolikts tā, lai mēs redzam tā. Ko tur iekšpusē varēja apskatīt? Kas tur vēl kaut kāda muzeja lieta? Jā, ejot iekšā, mēs redzam veco Dubaju, kāda viņa bija 40 gadus atpakaļ, 50 gadus, ko viņi tur darīja un ar ko viņi nodarbojās. Ar daudzām lietām vēl joprojām cilvēki tāpat tās nodarbojas, bet tas jau sen ir aizgājis tādā vēsturē. Jā, tādā speciāli tāda mūzika vēl tur skan, un tā ejam lēnām, visam tam cauri, tam vēsture ejam cauri. Uzbraucam augšā, un tad uzbraucam pašā augšā, taisās durvis, un tad ir wow, uzreiz, kad tu eji, un tas viss, tas ritīgi tāds skats, tāds foršs, ne? Jā, jums noteikti jāizmēģina paiet to stikla grīdu, kas man sākumā bija izaicinājums. Man sākumā it kā es biju sugunsdzēsies, bet man tā pašā laikā bija bail. Tu ej un tev liekas, ka tu kritīs, bet beigās viss ir kārtībā. Bet to visiem jāapmēģina. Tas viens stikls ir 2 tonnas. 2 tonnas? Uz 2 tonnas, jā. Viņš ir uz 2 tonnas, tur uzlikt, tur tas stikls var noturēt, jā. Viņš ir notestēts uz 2 tonnas. Cik atceros, tajā Dubai Frame mēs nobraucam lejā, un tad tur parādīja neliela vēsturi. Nākotni, jā. Ejot iekšā, mēs redzam vēsturi, tad mēs ejam pāri, it kā tāds tilts, pārējām visam pāri, paskatāmies tagadni, kas ir pa labu, kas ir pa kreisi, jā. Braucam lejā, un tad ir nākotni, jā. Kāda būs tā Dubaja pēc 30 gadiem, jā, un daudz tās lietas jau notiek, jā, jau to varbūt tās kādreiz likās, ka tā ir tāda vienkārši kaut kāda nereāla vīzija, jā, bet šodien tas viss notiek, jā, tas, ko tu rāda, tur ir liela daļa jau notiek, un jau ir jau Piemēram, kā mašīnas, tas ir. Jā, ka lielais tas pa gaisiet šis tiltiņš, kur cilvēks staigā tur ap to Dubajas torni, tur ir kaut kādā augstumā būs 6 kilometri, jā, Burj Khalifa apkārt būs tas tilts, būs, jā. Šobrīd jau ir sāk būvēt un jau turpināt būvēt pasaulē lielāko lidostu, kur būs 420 geiti vai vārti,
Un, jā, tā caurlaidība būs kaut kāda 160 miljoni. Iedomājieties, bet kā kādā veidā tā Dubaja lēnām, kā viņi nāca uz šo, ja, kad tās Dubajas premjeras, kad viņš nāca pie varas, viņš saka, jā, viņam bija vīzija, jā, viņš saka, šeit ir jābūt lielākai lidostai. Tas bija 2006. gadā, viņš teica šeit, jā, šeit būs tranzīts, un šeit no šejienes, no Dubaja, mēs aizlidosim uz šejieni, un lēnām tā Dubajas lidosta tik kļūst par centrālo lidostu gan izvēl pasaulē, uz visurien tur var aizlidot no Dubajas lidostu. Un tā pašā laikā uzbūvēts ir metro. Metro, jūs ielidojat lidostā. Jūs ejiet jums nav jāņem taksis, jūs neko nevajag ņemt, jūs ejiet uz metro, jums pat čemodāns nav jāpacēj rokās pa eskalātoru, pa trepi, pa visam. Jūs variet tādā veidā iekāpsiet metro un aizbrauksiet tieši uz viesnīcu. Jūs paņemsiet viesnīcu, kas ir tuvu pie metro, un tas ir pārsvarā ļoti daudz viesnīcas ir tuvu pie metro, un ir dažas viesnīcas pat neizejot no metro, tu ieej pat tiešo viesnīcā. Saprotiet, cik gudri tas ir uztaisīts, ja? Piemēram, jūs esiet arī visu kaut kur ceļojuši un palikuši pa nakti kaut kur vai Stansted lidostā, Turcijā vai Frankfurtē vai kur. Tev nav daudz lidostas, kur tu vari palikt. Nu, kur ir viena lidosta ir Parīzē? Kaut kur bija, kur bija arī tās viesnīcas pādās blakām. Bet šeit, jā, mierīgi tu aizbrauc, tu esi stundas laikā, tu esi viesnīcā, un tev ir atliek laiks, ko tu vari Dubai paskatīties, un nākamā rītā iekāp metro un brauc uz lidostu, un viss notiek, viss kārtībā. Ko es gribu izceltajās metro, lai cik tur būtu dažreiz vairāk cilvēku, tur vienmēr ir svaigs gaiss, vienmēr viņi spēj kaut kā to gaisu kondensēt, kaut vai ārā ir, manā gadījumā septembrī plus 37, pēc sajūtām 43, bet tie metro, un tur ir kondicionieris, tur kaut vai viņš ir pilns, tāpat ir labs gaiss, nekā, kad es pabraucu uz Rīgas tramvajos, tad ir kaut kas vispār savādāks. Tagad tie metro ir tā diezgan jaudīgi, ātri, un tur viss notiek diezgan tā sakārtot, var just, ka tur ir piedomāts pie visu. Nu jā, 90 metro līnija, 93 kilometri, jā, apmēram precīzi tagad, 35 vai 36 stacijas, un no viena gala līdz otru gala metro aiziet, tu var aizbraukt 1 stundā 15 minūtēs. Tas ir gan izvad no vienas lidostas līdz otrai lidostai. Tur ir divas, viena ir tajā pusē lidost, otrā pusē. Nu tā, tad ejam tālāk. Tad nākamais punkts mums ir nākotnes muzejs, vai ne? Un tur, ko var apskatīt, kas tāds foršs, vairāk kas man izcēlās, laikam tā forma, tāda nestandarta forma kaut kādam muzejam. Kad tu skaties, viņš tāds tā kā tāds. Tāds ēkas, tāds nav. Viņš ir, tur nav neviens stūris. Ēka uzbūvēt, neviens stūris un neviena kolona nav. Viņa tādā veidā viņa uzbūvēt kā pusmēnesis forma, ja? Bet tāda unikāla tur materiāli izmantot, unikāla tāda celtniecības metodika un viss, kā tāda ar skatu nākotnē. Ja? Un ko tur tieši iekšā var apskatīties? Nākotnē kā būs, teiksim, biblioteka, ja? Kāda būs nākotnes biblioteka, teiksim, tur ir dzīvnieciņi dažādās burciņās, nīģinēs un tā tālāk, no. Nu, un tā, roboti Kafijas un... robots atceros. Ko, ja? Kafijas robots. Tas bija iekšā, tas bija vestibilā, ja? Bet iekšā muzejā, tad tur ir kaut kas atkal savādāk. Nu, tur ir, kāds pārstundas vajadzētu veltīt, lai izstaigātu no muzeja. Es esmu izgājis, es viņu nepiedāvāju turistiem, jo tad ir laicīgi jāpiesakās, jā, lai nepārmaksātu apmēram 20 dienas iepriekš ir jānopērk biļeti, jā, un ne visi to grib, un mums arī ne tas laiks sanāk, mēs nevaram visu apskatīties, jā. Bet, tajā vestibilā mēs tur varam izstaigāties, tur ir... Nākotnes suns, jā. Tev nevienmēr viņš parādās, bet mums parādījās, jā. Jā, viņš man pat rociņu iedeva. Jā, robots sagatavo kafiju, izstaigājamies visu. Tur lidojuši vaļeri ir. Jā, tā kā tā vīzija jau ir, jā, bet, tie, kas ir skatījušies, es esmu bijis tajā nākotnes muzejā, tāds dalīti, jā, teiksim.
Tu zini, ko nozīmē tas Viktorija, tas tīsiņš, kas no. bija ārā, ko viņš nozīmē, es nezinu. Brīvība, jā. Brīvība. Viktorija, jā, tur ir šī vieta ir, un vēl tāds pats ir tagad, bet mēs viņu neredzējām, tāpēc, ka tur bija pie Burj Khalifa, tur tajā, viņi kaut ko zālienā, tur bija norobežots, ja, tur viņi kaut ko pārtājas, tur arī bija tāda par statuju, tur arī bija, bet tagad viņa tur nav, vai viņi kaut ko tur tājas, mēs tur vienkārši netikām un neredzējām. Jā, to mēs apskatījām, es atceros, man tur pa mikrofonu piesējās. Jā. Bet, principā, ar kamerām nekāda vaina nebija, jā, un arī tev neviens neskrien klāt un neķer nost un negrib izgaismot vai kaut ko, vai šito neņem atmiņas kartas ārā, nemaz absolūti tā nav. Tur nav tā kā, es nezinu, var droši vien kaut kādā citā vietā ierauga, ko tur fotografē, kur nevar fotografēt, tad tev tur ir āles garīz vai karaugšā, jā? Vienīgais, ko viņi uzreiz ierauga mikrofonu. Jā. Tu izvalc to rodu mikrofoniņu, viņi uzreiz tevi klāt par kameru, tu vari darīt, ko tu gribi, bet mikrofons tas ir tā kā tabū uzreiz. Jā, viņi domā, kad mēs tur šito te taisām tās intervijas, izmantojam viņu to visu to, jā. Es nezinu, kāpēc, bet viņi ļoti pat tu paskaties, tu vispār nevienu neredz, apkārt pielies savu mikrofonu, uzreiz tev ir klāti. Tas ir interesanti. Un tā, nākamais mums bija tajā pašā dienā, es atceros, liels tirgus, kur ir gan zivju tirgus, gan augļu tirgus, ko tur tieši mēs redzējām, kas tur bija interesants. Tas ir lielākais zivju tirgus apvienotā Arābu Emirātos, un arī augļu tirgus ir, var teikt, arī kā viens no tādiem lielākajiem, jā. Es visos neesmu bijis, bet principā viņš ir, tirgus strādā 24 stundas diennaktī, nepārtraukti. Viņu tikai uz pīkdienās, tad, kad ir tā lūkšana, no 1 līdz 3, tad viņi aiztais ciet uz ģenerālu tīrīšanu, jā. Uz 2 stundām tad tur ir ciet, bet tā viņš strādā visu laiku, un redzējāt, kā tur nes maržas, nes makas tāds zivju. Zivju tirgus nevar iet iekšā, ja tu nemaz nejūti, tev ir smaržā pēc svaiguma. Jo tā zivs var brīvi tā stāv, viņš nav nekādās tikla kolonās, viņš brīvi stāv un pat nav tā smaka tāda. Kā viņi man priecīgi bija man redzēt, ne? Jā, viss pie tevis tur skrēja priecīgi. Jā, es pusgadu nebiju tur bijis. Atcerās. Jā. Bet tā, tas zivju tirgus bija interesants, ne tikai tas, ka tur pilns ziviem, bet tur ir visādas haizivis, tur ir viss kaut kas, tāds nestandarta lietas, ko tu parasti neredzi. Zuši, viss kaut kāda interesants lietas tur bija. Jā, un tur patās ir zivju piestātnes, tur patās zvejas kuģi, pienāk pie piestātnes, viņi atved zivs, svaigās zivs, un uzreiz ir tirgo, jā. Ko tu ieteikti tajā tirgu tādu nopirkt, ko vajadzētu pamēģināt nopirkt? Kas ir tāds garšīgākais no tā tirgus, ko tu parasti no zivīm vai no augļiem? Sākam ar zivīm. No zivīm, jo mēs ņemam, ko mēs ņemam? Mēs notestējam austers mazliet, jā, kur cilvēki daudz. Austers, jā. Daudz nav mēģinājuši nekad, jā. Paņemam tādu, es apmēram zinu, kas cilvēkiem garšo, ko mēs parasti ēdam, mēs paņemam, atdodam tīrīt, atdodam restorānā, sagatavo, un tad mēs ejam uz augļu tirgu. No augļu tirgu, ko es ieteiktu noteikti, līdz decembrim, līdz janvārim ir mango. Lielie mango, tas ir superīgi. Janvārī viņi vairāk nav. Viņi pazūd, viņi lēnām paliek mazāk, un tad cena augsta lielāka, un tad viņi nav, un tad parādās vien mazāk mango no Ēģiptes, ja? Bet šie mango tie tagad novembrs, decembrs, tie fantastiski tā kā medus, vai ne? Tā riktīgi, jā. Tie augi pilnīgi savādi. Mēs pat nopirkām vietējā veikaliņā, man likās, šis mango ir baigais. Pēc starpība garšā. Vai tu nopērc veikalā, vai tu nopērc tirgu, ja? Un kāpēc? Nezinu, un pilnīgi savādā garša. Tu nebija tur vairāk vai ne, tur paprovēji to, bet pilnīgi tāpēc es tirgo saku, nopēciet tirgo, teiksim. Jā, mēs bijām, viņi uzlikuši cenu 15 dirham, jā. Es saku, kas tā pa cenu? Nē, agri viņš saka, tev 10 dirham, jā. Jā, tā kā viņiem arābiem patīk, ka mēs visu laiku, varbūt tas citi domā, jā, tu jau ved viņu pie saviem klientiem vai ne, un kaut kādu iemeslu. Nē, tā nav. Vienkārši, ka tu ej pie viņiem regulāri tu ej, līdz ar to tev ir arī zemāks cenas. Ja, un es jau zinu tās cenas, un mēs iekonomējam laiku, mums nevajag tirgoties, viņi zina cenas, viņi priecīgi tev redzēt un vēl kaut ko iedod, pasies, mēs jau devām mums garšot, mēs jau tur pieedamies, domājam, tur pieedamies, jā. Tā bija, mēs tur vesels saules gan apēdām, vienkārši tāpat staigājot, un tu pieedies, tāpat nav jāpērk. Jā, un vēl vajadzētu izdomāt, ja mums vajag datels nopirkt, jā, datels, ko mēs gribam ņemt līdz, tad ir tur nopirkt
tieši tajā augļu tirgo. Ja? Tur ir labāk dateles, bet nekā mēs pirkām tur tajā, mēs bijām Abu Dabī. Tur ir Abu Dabī, ir tās dateles ievestās no dažādām, no Palestīnas, no Irānas, no tā tālāk, un tās cenas tur ir divreiz augstākas, līdz ar to, ka viņas ir ievestās. Ja? Šeit tirgu ir vietējās dateles, praktiski apvienotie Arābu Emirāti ir 4. vietā pasaulē datelju eksportā. Ja? Viņiem ir tur vairākas vietas, kur viņi audzē milzīgi daudz plantācijas datelju palmas. Ja? Un tieši tās dateles, viņas ir superīgas, viņas ir pilnīgi tādas super saudas un tā tālāk. Un tā cena ir divreiz. Tādas dateles arī nekur veikalā, nekur jūs nevarēsiet nopirkt. Un tiešām vajag tā padomāt, ja tu gribi aizvest to kilogramu vai 2 kilogramus līdzi, nopirkt to tur. Es ieteiktu atstāt vietu čemodānā. Man dateles, neesmu datelju fans, bet tās man kaut cik garšais varēja iest, bet man bija milzīgs pasūtījums no mājām, un es aizvedu uz mājām, man mamma rāva no rokām ārā pēc tam, es aizvedu draugiem, un vienkārši dateles vienkārši ķērās, jo viņas ir milzīgas un sulīgas, un tādas Latvijā neatradīs. Tu tieši tā, tev nav, tu nevar, un tad, kad tu runā, un tad, kad tu pēc, kad tu runa ir par datelēm, tad mums reiz ir prātā, ko mēs te Latvijā esam nopirkuši. Mēs lasām sausas, cukurs, atcukurots, pilnīgi nebaudāms, tās dateles, un tāpēc tām cilvēkiem man negaršo, Tad, kad tu paņem pagaršo tās vietējās, tāds, ka faktiski kādas viņas ir, tā ir pavisam cita lieta. Ja? Tās noteikti ir, man laurlaps laikam. Jā, tas ir speciāli tirgu. Laurlaps vajag nopirkt. Pamēģināja, ja? Izmēģināja, jā. Ļoti viņiem pamēģināja, bija labi. Tas ir tiešām, laurlaps ir viegls un tos nevajag žēloties un viņš ir nav dārgs. Vajag nopirkt līdzi, jo viņš pavisam cits aromāts un pavisam cits. Protams, Dubajas šokolāde, kas ir klasika, man liekas, visiem. Arī es aizvedu draugiem, draugi ir vienkārši starā īpašām 200 gramīgajām. Jā, bet Dubajas šokolādi nevajag pirkt tā 140, lai gan viņi ir lētāki, it kā, bet 140 gramīgās viņam tas pildījums, tas pistācija pildījums, viņš nav daudz, un tāpat tā šokolādi jau viņi nav sevišķi garšīgi. Mēs jau viņu pērkam, tā Dubajas šokolādi jau ir tas kaivs kā ar to pildījumu, Minimums, ko vajadzētu skatīties, lai būtu kādi 200 grami, bet labāk ir 240, 260 gramīgās, tad viņas arī tā šokolāde, jau tas šokolāde ir biezums ir visām tam šokolādēm vienāds, bet tas pildījums tad tur ir pietiekoši daudz. Bet jebkurā vietā, jebkurā jums iedos pagaršot, notestēt. Bet es uzreiz pasaku, tie visi, kas Latvijā, tie ir Dubajas šokolādes, tas nav Dubajas šokolādes. Arī veikalā tu Dubajā nopirks, tas nav tas, absolūti, tu var notestēt, es esmu pircis un testējis, to var izdarīt, absolūti. Vispār jāuztais kāds video būs, kur jāpatestē veikala, Dubajas šokolāde un attestē īsā Dubajas šokolāde. Vēl vajag tirgoties. Tur Agris ir meistars. Uztaisīs to klipu, jo tie būs, tas video, jūs redzēsiet TikTokā video, varbūt jau redzēt, nezinu, bet tas būs labs video, kur Agris rādīja meistaru klasikā, vajag kaulēties Dubajā. Cik tu nokaulēji tur? Ko mēs tur kaulējam, šokolādes? Nē, mēs tur kaulējam pašā pēdējā ekskursijā, tas bija vecajā Dubajā. Vecajā Dubajā. Pirms tam es tajā Madanā tirgu nokaulēju, viņi man pirku smaržas. Viņi man prasīja par vienu pudeli 150 sākumā, tad viņi nolaida uz 100, un beigās es nopirku 2 par 100. Un tā šokolāde, Dubajas šokolāde arī tāpat tas bija, man liekas, tirgu viņa sākuma cena bija 3,5. 3,5, un beigās mēs visi nopirkām pa 22, Un tā cena arī paliks, ja mēs tagad iesim nākamo grupu tur iesim, es vairāk nekaulēšos, bet mēs pirksim pa 22. Varbūt tu uzreiz pateici cilvēkam, cik jāprēķina, kā var saprast, cik tas eiro ir, cik tur bija jādara. 22, tas apmēram ir, rupji jālīdz 4, tas apmēram būs kaut kādi 5,50, 5,50 €. Tā liekas dārgi, bet tā šokolāde ir smaga, bieza, tā ir pilnīgi savādāk šokolāde. Jā, bet tādā veidā tā es daru, ka mēs ejam ar grupu, kaut kur dabūjam labu vietu, kur mēs esam to cenu nofiksējuši, un pēc tam mēs ar nākamo grupu ejam jau. Viņš nemaz nemēģina tev tirgoties, viņš tev uzreiz iedod, bet tā, lai tur citi nedzird, un tev ir tas agritēts, viņš saka, tā cena tikai tev un cauri.
Bet tā ir tev visos veikalos, tev ir lētāka cena, jo tu piedāvā regularitāti. Tu saki, tu nāksi savu grupu, viņi uzreiz jau sagatavo normālas cenas, bet ja tu iet viens pats, kā tad būtu? Ja tu iesi regulāri uz to veikalu un tā tālāk, tur viņi tev dos arī lētāk. Jā, viņiem patīk, arābiem patīk, ka tu pie viņiem atgriezies vienmēr. Jā, bet tā kā mēs aizbraucam vienreiz, varbūt gadā uz Dubaju, tad ne. Nebūs. Labāk jau ar tevi un tu jau cenu paki jau gatavu. Tieši tā arī tāpat tās zivtirgu, tāpat tās visur un tāpat tās arī restorānos, kur mēs ejam, viņi jau uzreiz ir pavisam savādāk tā attieksme un tā tālāk. Tas arī tāds pluss. Un zivtirgu vēl pēc tam mēs paņēmām zivis, kas bija svaigas, un tad mēs devāmies uz restorānu, vai ne? Nē, tad mēs ejam atdodam, tur ir attiecīgi vesela milzīga telpa, kur tā zivs notīra, attiecīgi, kā mums vajag. Mēs sakam, tam, viņi jau paši to visu zina, standarts, viņu to iztīra, un tad mēs ejam, atdodam restorānā. Tur ir vairāk restorāni, tur ir... Jā, bet man patīk tas filipīniešu restorāns, un tā es tur parasti, tā mēs ejam parasti. Bet, tas zivtirgs, tā pieredze, ko es parādu, tā ir tāda unikāla, ja, tu cilvēki atbrauc no mājām, tur ir autostāvvieta uz kaut kādam milzīgu stāvvietu, jā. Un cilvēki atbrauc, viņi nopērk zivis, atdod sev tīrī, tikmēr viņi aiziet uz supermarketu, iepērkās vēl augšā bija, mēs jau neuzgājām milzīgs supermarkets, ja? Augļu tirgus un to. Un viss viņi nopērk nedēļā, visu produktus atpēc mājās, viņi notīrīt. Arī augļus tu vari arī atdot, un viņi notīrīs, visu sagatavos, sagriezīs tā, kā tev vajag, vai augļus, vai dārzeņus notīrīs, sagatavos tā, kā tev vajag. Ieliec maisiņu, aizbrauc mājās, ieliec leduskapī, un viss kārtībā. Un tā tīrīšana nemaksā, vienmēr zivu tīrīšana, tur ziņas un sagatavošana, apmēram kaut kādi 70 centi kilogramā, jā. Jā, tur nekas vispār nav. Jā, tur kas man paliek atmiņā, kas nav Latvijā, kad tev stumj ratiņus cilvēks blakus. Plus viņam nodot pasaka, kas jādara, viņš arī izdara. Tas tāda interesanta profesija, kas nav. Jā, tas ir tāds biznes, tur stāv tie apkalpotāji, kuri tev stāv ar ratiņiem, lai tev pašam nebūtu jāstumj, tu vari ņemt, tu jau vari pieiet viņiem klāt, izraut no rokām, paņemt tos ratiņus, viņi tev vados un tā, bet es tā nedaru, es dodu arī cilvēki dod viņiem nopelnīt, jā, bet man ir ārkārtīgi ērti, viņš brauc, viņš tev tur to visu, viņš tev ieliek to, viņš skatās ratos, viņš tev tas, mēs aizbraucam uz turienu, atdodam, ko tīrīšanu, viņš jau tev pats izceļ to, viņš saka, viņš jau pats pasaka, tur viņiem, viņš jau ir profesionāls tajā ziņā. Jā, profesionāls, jā, viss. Un es atstāju, mēs varam iet projām citur, un viņš tev šito te pēc tam atvedīs tur tajā vietā, un tev stāvēs pie tiem ratiem klāt, un ja tu gribi, viņš tev paliks līdz pašām beigām, un aizvedīs visu līdz mašīnai, un tā tālāk, viss tas, jā. Arī tāpatās, jāiedod kaut kādu naudu, jāiedod ir, ja šeit Latvijā arī būtu, tas būtu superīgi, jā. Jā, tas būtu, jā, bet tāpat benzīntankos arī, neviens nekāp ārā, neviens nepildās. Mums vienkārši par dārgu cilvēki, mēs nevarētu atļauties tādu, neviens nestrādā par tādu naudu noteikti. Jā, bet viņiem, grūti pateikt, bet tur benzīntankos jau viņiem neko nedod, tur pārāk par neko. Viņi stāv, bet paši cilvēki, neviens nepildās benzīntankos. Latvijā viens tāds ir benzīntanks. Jā, Prieda saldo, viens tāds ir. Un tev piebrauc, iedod naudu, uzpilda, un viss notiek, un tāpat tās daudz vietas tāpat tās ir. Jā. Tā, labi, tagad, mēs esam tagad ēdam, ko mēs ēdam, kas tur zivu ēdieniem, mēs jau tur veidām diezgan labi, man liekas, mēs tur ēdam tā kā karaļi, ko parasti cilvēki neēd, ko tu parasti pasūti, tur ir filipīniešu zupa, cik es atceros. Parasti es ņemu kalmārus, kalmāri, jo viņi sagriez vai kalmāri gradzeni garšīgi, ja. Grilē, eļā, viņi cepti, ja, eļā. Grilē, jā, zivs. Tad vienu zivs, viņš naucās redz snapper, angliski, ja. Un to mēs grils, tad ir garneles, dažādās mērcīties, šoreiz bija laikam vienā mērcīt, bet es taisu arī divās dažādās mērcīties. Un zupa, ingver zupa, zivju ingver zupa, un otra ir tāda ar citronu zālu.
Viņas tādas specifiski, jā, nu tā ir citronu zāle, jā, nu, bet tā ir tāda specifisko filipīniešu ēdiens. Nu, principā jau cilvēki. Garnēls arī bija lielās garnēls, tādas ritīgi tādas, jā, un bija tādā sviesta mērcītē, bija tās garnēls arī īsi, un tā. Pilnīgi pietiek, pat pa daudz, mēs jau paņēmām līdz uz mājām, un tā mēs arī pat neapēdām vēl, un pat bišķi pa daudz, bet vienmēr jau gribās paņemt vēl kaut ko, jā. Un pēc tam mums ir brīvais laiks, cik es atceros, tad mēs braucām uz viesnīcu. Aizbraucam uz viesnīcu, apmēram mēs 4-5 esam viesnīcā, iečekojamies, vairāk jau nav jēgas nekur tur doties, var pagulēt vai uz baseinu aiziet, mēs uz baseinu aizgājam, jā, un tā. Viesnīcu var izvēlēties, jā? Vai tev ir kaut kāds viesnīca jau? Baigi jau negribētos, ka paši izvēlās visu tās viesnīcas. Man te bija vienā grupā, tur būs viens pāris, kur izvēlējās, viņi no Somijas lido un izvēlējās viesnīcu. Bet man pēc tam grūti ir savākt, jo pabrauc autobus un tad mēs tomēr labāk viesnīcā arī kopā. Mums bija viena viesnīca patstāvīgi, tagad šitā grupa būs tajā pagājušā gada viesnīcā, kurā mēs bijām. Bet principā mēs pārvāksimies uz šito viesnīcu, kur mēs tagad dzīvojām, jo tā visiem patika un tā numuriņi lieli un ir neliela virtuvīte, ja tu pats gribi uztaisīt kafiju vai vēl kaut ko uzvārīt, uztaisīt tur elementāri to visu var izdarīt. Bet es varu izvēlēties savu numuriņu, piemēram, 2 stabu numuriņu vai kaut kādu 1 stabu. Jā, bet tas attiecīgi mēs slēdzot līgumu, jā, tad attiecīgi tas maksās, jā. Jo, un jūs redzat, ja jūs skatieties to man piedāvājumu, teiksim, tā cena, 9 dienām ir 2170, piemēram, ja? Bet jūs brauciet kopā ar bērnu, ja? Nu, nereiziniet, tas nav jāreizina 2170, nav jāreizina ar 3, jo jūs dzīvosiet ar vienu istabu dzīvoklis, kur ir guļama istaba, kur ir dzīvojama istaba, ja? Un jūs dzīvosiet trietā, tā kā tā, jūs vienmēr pajautājiet man, es viņu pārreitināšu, vai jūs dzīvot, vai jūs trietā, varbūt 4, jo maksimums ir 4 var dzīvot. Bērniem nav atlaida ekskursijās un vēl kaut kur? Baigās šausmīgi nav. Ir dažās Luvra bērni līdz 18 gadiem var pa brīvi iet, bet principā pa lielām tur ir kaut kādi ļoti minimāli. Senioru atlaides redzēt diezgan daudz ir, man liekas, ne? Jā, bet arī ļoti minimāli. Tur nekas tur senioru atlaide bija, ko mēs izmantojam monorail, kuru mēs braucām, tur viņi dod 50% lētāk. Jā, bet tā baigi tur neko tur īpaši baigi iekonomēt nevar, bet uz iekonomēt var uz viesnīcām, ja? Tā kā nekautrējieties man pajautāt, jā, mēs braucam 4, mēs gribam dzīvot vienā numuriņā, var arī 3 pieaugušie var dzīvot vienā numuriņā, mēs dzīvojam, teiksim, jā, Roberts dzīvoja bija guļam istabā, un es gulēju uz dīvāna, izvalkamā dīvāna viesistabā. Absolūti nekāda vaina nebija, jā, bet arī man nebija nekāda vaina, es vienkārši speciāli es gribēju notestēt, kāds tas dīvāns ir un kā tālāk. Mums bija atsevišķi viss gults, istaba, pilnīgi viss atsevišķi. Nav tā, ka 2... Nu, 2 toaletes, jā, kas ir svarīgi, jā. Pa lielām draugu var braukt atsevišķi, vai pat 2 pāri pat varētu braukt. Nu, pār ne, uz tos dīvāns, tas 2 pieaugušiem... Ja grib baigi ietaupīt. Ne, 2 pieaugušiem tas dīvāns nedarēs, jā. Bērniem, 2 bērniem, jā, ok, bet 2 pieaugušiem ne. Bet tā kā 3 pieaugušie, vai vislabākais variants ir 3, tā mierīgi, ka 3 pieaugušie var dzīvot tādā istabā, un tas ir diezgan būtisks ietaupījums. Tā, ko es gribu piebilst. Apmēram tas būtu, es patās vienam pārim piedāvāju konkrēts brauciens, ja? Viņiem iznāca ekonomija 540 eiro, ja? Jā, uz 3, ja, sanāca ekonomija. Tā kā vienmēr vajag pajautāt. Varbūt tās, es gribu pavisam ekonomisko variantu lētāk viesnīcu, ja, jo es piedāvāju 4 zvaigznes, ja. Var izvēlēties 3 zvaigznes, jā. Šajā viesnīcā bija baseins, un kas bija forši, varbūt cilvēki mums rūpējās par sevi, un tā tālāk ir trenižera zāle. Protams, nezinu, vai būs laiks, vienīgi, tu celsies 5 vai vēl vakarā, bet katrā ziņā ir trenižera zāle, ja kāds grib izmantot. Tev jau nebija laika aiziet, lai tu izmantotu trenižera zāli un izbaudītu, notestētu trenižera zāli, tev bija jāceļās 5, 6, lai tu varētu aiziet. Jā. 3 reizes aizgāja, bet ir diezgan grūti, tur jābūt baigai disciplīnai. Pirmkārt, jau tu esi vēlu. Un tad jau vakarā jau vairāk nekur negribas iet.
Un tā ir domā, es saku, domā cilvēku, es gribu aizbraukt uz Dubaju, jo es tur gribu redzēt šito, es gribu 5 reizes katru dienu braukt uz Pludmali un pēc tam ekskursijas un pārsvarā Pludmali. Cik mēs reiz bijām Pludmalē? Vienu ar mēs. Mēs bijām vienreiz, bet viesi 2 reizes bija. Viss cauri vairāk, mums vairāk Pludmali nevajag, jā. Nu, tu gribi braukt uz Pludmali, tad aizbrauc vasarā uz Latvijas Pludmali. Tas pats gadījums. Jā, bet tas ir pirmkārt arī tā saule, tā saule ir spēcīgāka, un tā ir. Aizbrauc 2 reizes, tad nē, un tā vēl 9 dienu tūrs beigās, tad vēl vienreiz aizbrauc uz Pludmali. Tas arī viss. Man liekas, tas nav īsti pareizais mērķis Dubai braukt, lai sauļoties Pludmalē. Tur ir jāredz ēkas, tur ir jāredz viss tā infrastruktūra, viss pārējais. Tīri, lai gulētu tikai Pludmalē 5 reizes. Var braukt uz Pludmali, bet tad tikai jāizvēlās ir attiecīgi viesnīca, ka es neko citu negribu, es gribu tikai Pludmali. Un tad mēs varam paņemt labu viesnīcu Sāģā, kur ir baseins, aiz baseina tūlīt tālāk ir jūra, tur ir arī trenažieri, visādi zāle un tā tālāk, un tenis korts, un viss tieši speciāli, kā cilvēks, viņš ir atbrauc atpūsties pie jūras un cauri viss, jā, ir viesnīca tāds, bet to nevajadzētu tā baigi miksēt, tad iznāk sarežģīti un grūti, jā. Un tad otrs variants ir, es gribu braukt ekskursijas, es gribu redzēt. Tad mēs ņemam tās viesnīcas tuvāk pie metro. Bet tā pašā laikā es esmu atradzis tagad kompromisu, ja, kad ir arī šī Pludmale, to Soluna Beach, kur mēs braucam. Šatl bus mūs aizved uz turieni, atved atpakaļ, mēs varam, tā kā mēs jau arī to tādu piekombinējām klāt, un tā Pludmale ir diezgan forša, ja. Nu, un tā bija, ja gribi, tā bija, viņi atrodās tajā Palmu salā, tāds, nebija tā īsti jūra, tur nebija, ja, tāds baseins bija, ja, Pludmale, ja, bet tā pašā laikā mēs bijām vienu vakaru, mēs atbraucām uz nakts Pludmale, kur bija viļņi, kur ir tas, šitas te, jā. Nē, bija forši, tas kā bija sauna, aizmirstu nosaukt. Soluna Beach, jā. Tur bija forši, ka tajā cenā bija iekļauts jau dzēriens. Tur bija forši vēsts, patiešām vēsts baseins, un tajā pašā laikā ļoti, ļoti karsts džakūzī. Un tur bija interesanti, tur bija forši, ka tas viss ir iekļauts cenā. Un tur nebija baigi daudz cilvēku, vismaz tā kā es biju. Gan jau tagad sezonā būs vairāk. Bet tur jau nevar vairāk tie cilvēki, cik viņiem tur jau laiž iekšā, cik tev tie krēsli, viss ir, ja tev tur nav. Un tāpēc tā viena viesnīca, tur ir 8 viesnīcas, kuras var braukt uz to Pludmali. Nu, tur viņi nevar piebāzt pilni, tev tur nav kur palikt. Arī, ja tev nav tas sauļošanās krēsls un tas saules sargs, tev jau tur nav vietas, kur nolikties vairāk, jā, viņi jau nav nemaz tik lieli. Tad pa viesnīcu vēl nepabeidzām. Viesnīca arī brokas, cik es atceros, ļoti labas brokas. Varbūt nebija, es atceros, Zviedru galds, bet bija diezgan liela izvēle, ka tu katru dienu vari ēst kaut ko citu. Nu jā, tur bija, nebija bufets tipa brokas, ko mēs esam pieraduši viesnīcās, jā, bet pašā laikā bija la carte bija un diezgan, tur bija kādi 7-8 ēdieni, jā, dažādi, jā. Tā kā nevajag satraukties, 9 dienās jūs paņemiet pa vienam brokastīm no paņem katru dienu, un būs katru dienu savādāks brokasts, jā. Lai tur tā dzīvotu mēnesī un to pašu tās brokastis, es domāju, tā būtu bišķiņa apnicīgi, ja, ka man tur jāatkārtojās, tur vēl tur bišķiņi, ja. Bet tā kā 9 dienām tur superīgi viss, ja. Es tā domāju, un ļoti liels un pietiekoši, tur pilnīgi nemaz to nevar apēst. Tas galā patās, mēs paņemam ļoti daudz, bet tik daudz mēs izmantam ārā, kāda jēga no tā. Vai pārādamies, tur ir tieši tā, kā man liekas vajadzēja. Lai tu varētu normāli funkcionēt visu dienu. Katra jau tā viesnīca ir. Savu mīnus, jā, tāpat tās, baseins varētu būt uz jumta, jā, tur viņš bija, tas baseins bija lejā, jā. Bet, labi, nav jau laiks tā baseina baigi aiziet. Mums vispār gan laiks nebija. Mums vispār neaizgāja baseinu. Mēs aizgājām ar tevi, es aizgājām uz baseinu pāris reizes, bet viesi vispār uz baseinām netīk. Un te pašā laikā turpat ir Tvaika pirts. Jā. Un pēc tam jau pienāca nākamā diena, un tad mēs devāmies, varu tur atgādināt, man liekas, ka tas bija, mēs Pludmali devāmies. To jau mēs liekas. Nu jā, otrā dienā mēs braucam uzreiz uz Pludmali, un atbraucam no Pludmales,
Un tad mēs braucam uz Tuksnesi. Nu, to jau ir milzīgs piedzīvojums. Ar ko vispār Dubajas Tuksnesis atšķirās no Ēģiptes Tuksnesis? Man liekas, bija kaut kāda atšķirība. Pirms tā teica, es neesmu bijis Ēģiptes Tuksnesī, bet arī Dubajas Tuksnesī. Es arī pusgadu, bet pirmos 2-3 mēnešus es nobraucu pavisam uz citu tuksnesi. Es neredzēju šito tuksnesi, jā. Man veida pavisam savādāk, kur palēto, kur tur un tipā tur. Jā, tev tur arī to sand bashing taisīja, bet es jau domāju, super tuksnes, viss tas ir kā tā. Kamēr es izgāju uz to kompāniju, uz to savu, tagad, ar ko es sadarbojos, ar to arābu kompāniju, un viņš man aizved uz citu tuksnesi, viņš man aizved daudz lētāk, viņš man bija cits servis pavisam. Bet labāks tuksnesis šis? Protams, tas ir, jā. Kas bija iepriekšējais? Iepriekšējais, tie, ko mēs braucam, tas baltās smilts un tie augi dažādi, jā, tas, ko mēs redzējām, jā. Tas tuksnesis tāds nav. Tajā tuksnesī tie, kas ir tie starpnieki, Tur par to tuksnesi ir jāmaksā. Viņi maksā zināmu summu, $5,000 vai $1,000 gadā. Viņi maksā licenci, viņi pērk licenci, ka viņi var braukt tajā tuksnesī. Ja tu to licenci nepērk, tad tu tur nevar braukt. Tur ir policija, viss tos vēl, jā. Un tagad es saprotu, kāpēc tas ir gadu nostrādājot, tagad tu lēnām saproti, kā tas viss tas biznes veidojas un kāpēc tas tā ir un kāpēc tas tā. Un tie pakistānieši, kas ir tie starpnieki, kas pārsvarā 90% visu tūru firmas ir vada pakistānieši, un viņi jau nepērk to licenci. Un tad viņi kādreiz, ja tie viesi, turisti ļoti uzstāja, ka viņi grib tur ritīgi pabraukt, ja viņi tad viņi tur papildus samaksa, tad viņus tur izvadā pa turieni, ja, pa to tuksnesi, ja. Tā principā nē, un tagad es to zinu. Un tā man vienreiz gadījās, es ar šo izbraucot tuksnesi ar šito pavisam cita lieta, un visu, ko tev piedāvā, un smilts pavisam cits, un viss tā sarkanās. Jā, tas ir, un tas ir tas, ko daudzi, mēs izbraucām, visi kārtībā. Tas tā nav. Es zinu, ka 70%, ja jūs pirksiet tuksnesi, patiešo, jūs brauksiet pa to tuksnesi, kurš nav tik foršs. Un arī viesi teica, mēs pats arī neesmu bijis Ēģiptes tuksnesī, bet viesi arī teica, ka Ēģiptes tuksnesis ir baigi piesāņots un ka tur ir pilnīgi savādāks smilts, veci kvadricekli un tā tālāk. Un viņi teica, ka šeit ir pilnīgi viss savādāk. Foršs smilts, savādāks servis nav tik piesāņots. Jā, tur dažas pudeles kaut kur bija, bet tas bija sīkums salīdzinot laikam to, kā ir Ēģiptē, cik stāstīja viesi. Mēs braucam uz citu nometni. Es pirms tam agrāk braucu uz citu, kur tie kvadrcikli, tā bija cita nometne. Tagad mēs braucam uz citu nometni, kur ir jaunie kvadrcikli. Jo tikko es sāku sadarboties ar šo tūru kompāniju, ar to arābu vietējo tūru kompāniju, tā mēs uzreiz braucām uz citu nometni un tā tālāk. Un tāpat tās vakariņas, ēdām. Jā, bet vairāk par tiem kvadricikliem. Kvadricikli pilnīgi jauni likās. Tu brauc un vispār nekādas problēmas, nekāda aizķeršanās neslāps. Viss ir ideāli. Man liekas, tas tāds retums tādās servisos, kur pārstāja tev kvadricikli kaut kāda, nekāda. Bet ja tev noslāps, tad tu iedās bija cilvēks klāt. Jā, uzreiz klāt. Jā, uzreiz bija klāt. Un tas bija forši tiem kvadricikliem izbraukt. Brauc tādā rindiņām pa visādiem kalniem, augšām, lejām. Un tu pats vari braukt, pats vari izbaudīt, un tas bija forši, to es tā forši atceros. Es pirmo reizi braucu šī tāda rindā. Jā? Pirms tam es braukā tikai pa laukumu, jā. Un tad es jau to arābu kompāniju sāku sadarboties tikai pašās beigās, februāra beigās, martā, jā, kad es viņu sāku. Un patiešo es ar viņiem sāku sadarboties. Kad caur ko? Tad jau viņš jau nezinu, viņš samaksā, es viņam samaksāju, viņš samaksā viņam, viņš jau nezina, par ko es esmu palielām tur samaksājis, ko viņš ir sarunājis, ja. Tagad es ar viņu komunicēju patiešo WhatsAppā un patiešo, un pavisam visu savādāk. Un viņš ir interesēts ar man arī bez starpnieki, ja, jo līdz ar to es nezinu, kādu viņam tā pašizmaks, bet tālāk viņš arī saņem to labāk. Un viņš ir interesēts, un viņš tev piedāvā šito, viņš saka, redz, tad, kad tu gāji caur
caur starpniekiem, tad tev šitas un šitas nebija. Viņš saka, tagad tev ir tas un tas un tas. Mēs jau kā tā draugi, ja, viņiem jau... viņiem patīk arī tas, ka mēs jau šito te, ka viņiem, tu esi kā draugs un attiecies labi pret viņiem, tā kā... Bet, jā, tas tūkstnes bija tāds foršs. Ko es atceros? Sauslēgts, ne? Tūkstnesī. Jā, no rīta. Tur jābūt tādu labam cilvēkam. Es pirmo reizi... celtos, tās varbūt ne visiem patīk celties tā kā atviļinājumā. Bet es pirmo reizi biju, bet foršs bija ritīgi, ne? Tāds rīta. Mēs bijām lielā kastamā, un tad bija tas, kad tu sajūti tādu vēsu un beidzot dubajā. Tu aizvars, tas gaiss bija tik patīkams. Un tas viss, forši tāds rituāls bija tik patīkams, bet, tas laikam arī ir individuāli, kā kuram patīk. Man patīk. Kaut vai man sākumā nepatīk, man kāds, kur man agres ved, tas bija dusmīgs, bet kā aizved, tas izbaudīja. Jā, bet tad es domāju, labi, izgulēsies mājā, vajag aizbraukt. Es nezinu, kurš dzīvē, cik jūs bieži esat braukuši, bijuši tūkstnesī uz sauslēgt, ja? Un tādā smukā tūkstnesī, teiksim, kur ir dzeltenās smilts un viss tas smuki. Ja? Jā, tas brauciens bija 2 stundu, 2 stundu pat bija brauc, pusotru 2 stundu brauciens, jā, bet tas to maksā, jā, tas to atsver, jā. Vēl mēs tur braucām ar džipu pa kalniem, tas laikam ir trakākais tāds, tur jābūt tur iekšā. Viņš brauc un mēģina tevi apgāzt, mēģina tevi iebaidīt, bet, sajūta ir labs, adrenalīns ir augstu. Mums bija vienā grupā bija sieviete noģība. Noģība? Jā, noģība. Viņi atbraucām, mēs uz nometni atbraucām apakaļ, viņi kādu pusstundu sēdēja, viņi nevarēja attiekties no tā visa. Viņai tik bail bija. Tā kā, ja ir ļoti bail, tad vajag to teikt, jā, tad mēs arī attiecīgi brauksim lēnāk. Un tad jau mēs vienreiz bijām milzīga grupa, mēs bijām kādi 6 džipi, ja, braucām, tad tur viens aiz otru, ka brauc, un tā. Forši, bet tu brauks pa kalniem augšām lejām, mēģinās tevi visādi riņķot, tur ir interesanti. Džipi jauni, ne? Jauni džipi, tādi. Pat žēl, ka tās brauc pa tūkstnesi. Jā, bet ir ar tām citām kompānijām, jūs būs veci džipi, tur tur nebūs tik vienkārši tā, nebūs tik smuki. Tas džips ir šī gada džips, 25. gada džipi pa tūkstnešu kalniem, vienkārši met cauri, un pēc tam gan jau Latvijā pārdos. Bet es neticu, viņš teica, ka viņš kalpo 5 gadus, es neticu, es domāju, maksimums jau viņš 3 gadus, ja viņš brauc katru dienu. Šitā brauc. Un pat brauc vēl 2 reizes, jā, viņš brauc ne tikai no sauslēgtu, jā, bet brauc rīta tūri tūkstnesī, bet tad viņi nebrauc uz nometni ēst, bet tad viņi brauc no rīta vienkārši ar dēli, ar džipu pabrauc, ar kvadricikliem un tā apaknām uz viesnīcu. Jā, tad mēs beidzām, un tad beigās nākamais, vēl fotosesija, tas Džeks ir, es teikšu godīgi, es tik labs fotogrāfs neesmu, kā viņš telefonu. Viņš tur pateica, kā stāvēt, kā kustēties, kā lekt, un tad viņš uztaisīs tādas bildes, ka jums Instagramā būs noteikti daudz laika. Jā, super, jā, es par šito te, jā, tas bija arī vienīgais no visiem, cik ir no manas pieredzes, vienīgais, kurš šito te piedāvoja, arī to fotografēšanu, šitā te, jā, un arī viņa komandā ir cilvēki arī, kuri to piedāvā. Ritīgi forši, ka to tā fotografē, jo tas tomēr ir specifisks, viņš zina, kā vajag stāvēt, kur vajag stāvēt, un tu kā fotogrāfs no malas, tu īsti nezini to tūkstnes, viņš labāk zinās, kā smiltis mest un visu pārējo. Jā. Tā kā bija ritīgi forši. Un pēc tam mēs braucām kārtīgi pieēsties pie milzīgas zviedru galda, bet tas ir arābu stila ēdiens, kas tur bija. Tur bija viss kaut kas visām gaumēm. Jā, tur redzēja visām gaumēm, tur ir tāda, un tur ir kartupeļu salāti, tur arī eiropeiskie, un to, tā kā tur ir viss. Sāku, ja braucam, ja mēs nopērkam pišķiņ palēto, regular kamp, un tas ir VIP kamp, ja, tad tur ir 4-5 ēdieni tādi, jā, bet tikai, arābu stilā, un tad ir bieži viņi visi ir as un nebaudām un neēdām, un tas ir diezgan tā. Tas tā nav bauda, jā. Bet šitā te bija, arī šitā nometnē, kur mēs bijām pirmoreiz. Pirms tam es biju arī līdzīgi, arī viss forši, šitā pirmoreiz, un šitā tas ēdiens bija daudz foršāks. Bija ļoti labs, milzīgi izvēle. Jā, un arī priekšnesumi bija ļoti labi. Jā, un viņš man arī teica, viņš redz šitā, mums ir jauna nometni, un tā tālāk. Blakām tur bija nometni, tā nebija VIP zona, tur bija arī tā parastā zona, un šitā, kur mēs bijām, tā bija VIP zona.
Jā, es vairāk atceros, priekšsums bija interesanti, īpaši tas ugunsšovs. Un tie ēdieni, tās gaļas baigi labās bija. Parasti man likās ārzemēs tā gaļa vispār, liekas, nav forša, bet Dubajā tieši tajā nometnē, es nezinu, gaļa bija baiga šī šašliks, man liekas, viss tas bija. Man labāk patīk vēderdējs. Jā, arī vēderdējs bija. Un arī kultūrdējs kaut kāds arī bija. Jā, no arāba nacionāls dejs, tas ir ar bambus to kociņu, ko viņi dejo. Tas ir arāba. Un tad vēl bija tās kleitas, kuras deg un mirgo. Jā. Tas arī bija interesants. Un tad jau mēs devāmies diezgan vēl atceros mājās. No līdz 9. Tas apmēram līdz 9 stundu brauciens līdz mājām. Apmēram jāreikinās ar to, ka mēs tad esam mājās. Bet Dubajā jau 6 laikam jau paliek tumšs, tur grūti pateikt. Jā, 6 ir tumšs. Liekas, ka 10 jau ir, bet īstenībā tev tikai 6. Nu, gaiši paliek arī 6:10 jau ir saules slēgts. Tā, man liekas, visu gadu, ne? Plus mīnus. Tā apmēram tā ir, jā. Un tad nākamā diena atkal, nākamā diena man bija smaga. Bet interesanta, bet grūta. Abu Dabī? Jā, tad pirmais, kad mēs braucām, bija... Bet tas iznāca šoreiz tā sanāca, ja? Bet, jo tāpēc, ka mēs gribējām uz tām strūklakām, tas strūklaks vēl nesāk darboties, un pirmajā tur sāk strūklaks, ja? Parasti pēc tūkstneša es nebraucu uz Abu Dabi, tā ir arī smaga diena. Mēs bišķiņu uztaisam tādu relaksu un braucam uz Dubai Mall. Mēs atpūšamies līdz 10, 11, mēs atpūšamies viesnīcā, tad braucam uz Dubai Mall, un tad visu dienu esam tādā Dubai Mallā, un pēc tam braucam uz Abu Dabi. Nu, tās, var teikt, ka tās pirmā diena ir atlidošana, un tas tādā, tad ir tūkstnesis, un tad ir Dubai Malls un Abu Dabi, nu tās 3-4 smagākas dienas, nu tad ir, tad viss ir. Bija to vērts Abu Dabi, tomēr tu redzi ļoti daudz to, ko tu vispār nekur citur neredzi. Labi, pirmais sākot, varbūt tas bija tāds iesildošais, bija tā foršās filmas Max, man liekas, Max. Bešani Max, vai kā krievi sauc, trakais Max, jā? Jā. Es jau nezināju, man arī to pastāstīja, ka tur ir tas ir tā vieta sauc... Mad Max, jā. Un tā vieta saucas Last Exit. Tas ir tā, ka tu nozīmē arī tādā Last Exit, tad tu izej ārā, un tu brauc tālāk, kas sākās Abu Dabi Emirāts. Tas ir tā pēdējais vieta, jā. Interesanti vieta, ne? Jā, tur ļoti tāda interesanta struktūra, ne vispār tā viss eksponāti tādi interesanti. Jā, tu visā no tām mašīnām, tur viss, tur tā. Forši, kur aizbraukt nofotografēties, patiešām forši vieta. Jā. Un tad jau sākās vispārsteidzīgākās lietas, interesantākās. Mošei, un kur jau tu te minēji tos skarbos noteikumus, kur mums arī viesim jau teica, it kā nebija caurspīdīgs likās, bet tāpatās pateica, ne, caurspīdīgs un neielaida. Jā, bet nu, tur jārēķinās ir to, kāda viņiem ir garstāvoklis. Ir kādreiz, ka mēs tiekam cauri, ir kādreiz, ka ne, un tāpēc man ir rezervē tādas kleitas, ko es esmu nopircis tur, un ja gadījumā kaut kas, tad vienkārši to kleitu var uzvilkt virsū, pārvilkt pāri, un tā viss kārtībā, jā. Jo... Varbūt pastāstīt arī par to kultūru, ko tur var rādīt, piemēram, cik teici, nevarēja rādīt šo zīmi, vai ko nevarēja rādīt? Jā, nedrīkst, tad, kad tu esi iekšā, jā, kad tu redzi to lielo lusturi, jā, tur ir pacēl rokas gaisā un gribi, teiksim, uz to lusturi, jā, kad tu rādi uz to lusturi, jā, tev 100 punkti un izņems tās fotogrāfijas laukā, jo tas skaitās, ka tu piesauc Allahu un tā tālāk, ja tā kā rokas celt gaisā būtu jāuzmanās, nevajadzētu tur pārāk, jā. Ir sevišķi tur tā mošējā. Nu, tā mošējā milzīgi ir. Vīriešiem ar kaut kas bija jāievēro un apģērba? Vīriešiem, jābūt ir garām biksēm, vai arī tiem šorti, kas ir pārpa ceļgalā. Jā, bet labāk nevajag riskēt, tas arī tur var visādi būt garām biksēm. Nu, polo krekliņi. Varbūt var iziet cauri, var neiziet cauri, visādi arī tā. Es esmu vienmēr izgājis cauri, daudz ir izgājis cauri, bet labāk paņemt kaut kādu iemest somā, kaut kādu jaku, ja gadījumā kaut kas, pēc tam tu var novilkt nost tur tā pārāk. Jo tur ir rādīts, ka nevar it kā polo krekliņi, bet mums ielaid. Es arī visi iet cauri tikai, bet ir kādreiz, es zinu, ka mums izgāja, un tur es esmu redzējis, kad apstādīt, ka nelaiž vīriet iekšā, kad ir viņam tas polo krekliņš, jā. Bet tur tā. Kaut kāds ķēdes tādas lietas varēja būt tur? Jā, tur man liekas, tur nebija, ne. Un ar ko šī mošē bija interesanta?
Nu, viņā milzīgas zāles tur. Bet cik tur varēja cilvēku lūgties? 45,000. 5,000 vienlaicīgi. Jā. Tur ir vairāk zāle, tur ir sieviešu zāle un tur ir vīriešu zāle. Tur viņi kopā jau nelūsās. Tev vēl tas ir paklājs, tepiķis tur ir milzīgs. Cik viņš bija kaut kā 3-5 tonnas, jā, tur, jā. Jā, 3-5 tonnas un audušas 1200 sievietes, un viņš lielākais paklājs pasaulē. Jā. Agrāk tur varēja staigāt, varēja iet iekšā bez apaviem, varēja staigāt pa to paklāju krustāvšķērsam, varēja staigāt. Jā. Tagad viņu vairāk nevar. No acīm redzot, ka tur pārāk daudz liels cilvēku masas tur iet cauri un tur vēl milzīgs lūstras bija, milzīgs laukums, baseins, tur bija. Ir ko redzēt. Jā, es esmu bijis no rīta, un es esmu bijis naktī. Ja? Man teica naktī, tad, kad ir izgaismos, tad viss ir daudz foršāk. Jā. Es tā neteiktu. Pirmo reizi es 2013. gadā aizbraucu uz to mošeju, un es biju agri no rīta. Un tas sauslēgts, un tā viss tā saule, kas spīd uz to balto marmoru, un tas zilais ūdens tajā baseinā, jā. Nezinu, man patīk, tas bija tas, wow, tā izceļ visu tā baltu un te kupolu visu. Naktī, nebija tā. Jā, ja tu esi bijis jau vienreiz, esi bijis mošajā, tad tu vari iet arī naktī un tā tālāk. Bet pirmoreiz ir jābrauc no rīta, tā kā mēs braucām no rīta, man tā patīkās. Cik ļoti viņi mainījusies no 13. gada salīdzinot 25. Kas tur nav mainījies? Man liekas, ka viņi tikko jaunu uzcelt, viņi tik labi saglabāti, ka tas netic, ka 13. gadā bija. Jā, es biju pirmoreiz 13. gadā. Kurā gadā vispār viņi parādījās tā? Kaut kādā 2006. 7. vai kaut kur tāda, viņi nav arī baigi vecā. Bet, tā, 2013. gadā es biju Dubajā, man bija jāgaida lidmašīna, man bija nākamā dienā, lai lidot mājās. Un es domāju, ko es darīšu, paņemšu taksu, aizbraukšu uz Abu Dabi, maksimāli, ko es vienā dienā varu apstīties. Es viens pats paņēmu taksas, man maksāja pa visu dienu, no 9 līdz 9 braucu, $300 vienam pašam maksāja, viss tas brauciens. Bet es domāju, tad labāk es samaksāšu to 300 un es visu izbraukāšu. Un es aizbraucu uz mošeju, aizbraucu uz Emirate Palace, Louvre tad vēl nebija, atbraucu atpakaļ, es iebraucu, biju Ferrari parkā, tur es pavadīju kāds 4-5 stundas, un tā bija visu to es izbraucu. Vai es zināju, ka man kādreiz tas būs vajadzīgs? Absolūti nē, vienkārši tik tāpatās, un tagad es sāku par to domāt, jā, un es pats paņēmu speciāli, es izbraucu 2013. gadā, izbraucu to. Tāda varbūt tās, ka, tāda sajūta bija, ka varbūt kādreiz noderēs, un riktīgi man noderēs, pēc tam viss, ka tu esi pats izbrauc, tu zini jau, kurā vietā un to. Interesanti. Bet labi, tas jau bija tik laika apakaļ. Otrā reizē, speciāli, bet es jau gribēju speciāli, kāpēc pirmkārt bija mošeja, un otrs bija, kad ātrākie amerikāņu kalniņi pasaulē, Ferrari parkā. Tur iet augšā 150 km/h. Tas ir ātrākais amerikāņu kalniņš pasaulē. To jūs variet pārbaudīt, paprasīt, vai Google iegooglēt. Vai... Bet man liekas, tur, kur mēs bijām, tas bija līdzīgs. Ej nost. Es nebiju gaidījis šito te, es zinu, ka tā ir Ferrari parkā no ātrākais, bet tur šitos netājas tik traki, tur tā zolīdi. Bet tur, kur mēs iekāpām, tā IMG atrakcija parkā, tur, kur iekāpām iekšā, tas bija. Tu domā, viņi iekļaut iekšā? Man liekas, ka jāiekļaut. Man ļoti patika, es biju priecīgs, tā kā mazs bērns tur sajūtos. Ar bērniem, jā. Pieaugušiem nav jēgas. Sevišķi senioriem, nē. Nē, bet līdz 25 gadiem, jā, man ļoti patika. Es tur biju stārā, kaut vai es negribēju tiem amerikāņu kalniņiem. Es domāju, kur tas, ja es būtu zinājis, kad es stāvu rindā uz tiem kalniņiem, nebūtu stāvējis. Beigās tur vienkārši izgājām, bija jākāpj, un labi, laikam jākāpj. Bet beigās bija labs sajūtas, jā. Jā, es pirmo reizi biju, vienkārši mums bija laiks, mēs kopā aizbraucām uz to atrakciju parku. Super, jā. Un pat var arī ar maziem bērniem, kas brauc tur tajā pipūšamā tā pilsētiņa, ja tur vesela pilsētiņa milzīgi. Mēs tur iekšā vienkārši negājām. Tas ir lielākais atrakciju parks zem jumta. Pasaulē lielākais. Jā.
Un es bērniem viennozīmīgi, ka tur jāizbrauc. Ja? Tur jāieplānoja, tad ir, ja brauc ar bērniem, tur jāieplānoja ir tas atrakciju parks un pēc tam uz Global Village. Jā, turpatās, jo viņš atrodas turpat blakām. Tas atrodas turpatās, tur tas tālāk ir tas Global Village. Man viņš ļoti patīk, tāpēc... Bet tas atrakciju parks, viņš ir visu dienu. Un pēc tam, vai tu vēl pavilks Global Village, tas arī tā, jo tu jau būsi sagurs un salikt visu kopā, tad tu nav tas kaips, jo Global Village arī ir milzīgi daudz. Tur ir brīvais kritiens, tur ir šausmīgi daudz visādas atrakcijas un tur ir kaskadieru šaus milzīgs un visu. Tur ir vesela darīšana, tur ir 45-6 stundas, ko darīt. Tā ir Global Village. Viņš 16. oktobrī taisās vaļā. Tas zem jumta man patīk. Un ko mēs vēl apskatījām, bijām tajā Wild Valley akvaparkā. Akvaparkā, Jā. Tas bija ļoti forši, tieši tā kā vajadzīgs. Tur bija tvaigi interesanti. Man patīk, kad bija viena tāda turpis gāja pilnīgi apkārt visam akvaparkam, kur ik pa laikam bija tāda tā kā būsti, kas tev priekšu dzēn. Paigi interesanti bija. Es šitā pirmo reizi biju, es esmu bijis Atlantijas akvaparkā, jā. Tur ir, viņš ir ekstrēmāk visi tie braucieni un kritieni un tā tālāk. Ja? Tur ir tādiem lielākiem bērniem. Arī tur ir daudz tādas atrakcijas, kuri pieaugušajiem ir bailes iet. Un mēs tur bijām ar grupiņu, un tad jūs tur bijāt? Nē, mēs tur nebijām. Davai, ejam. Un tad viņi ar šausmām nāca man līdzi, un pēc tam bija priecīgi, ka tomēr es esmu viņus pierunājis izbaudīt to visu. Šajā akvaparkā likās divas trubas, kuras negribētu tās stāvās, tās dulās. Jā, tas ir tas. Tur arī bija tāds, kur jāizaicināt. Tas ir itī brīvais kritiens, jā, tur ir pamatīgs. Bet šī te ir... viņš nav tik kruts, tur ir riktīgi, tur ir... Tā kā var izvēlēties, ja grib mazliet mierīgāk, atpūsties vairāk tad tas, bet ja grib vairāk adrenalīna, tad laikam Atlantis. Atlantis ir dārgāk. Te principā te būtu vairāk vai mazāk adrenalīna, jo dabū visur, ja te šeit, šitas Wild Valley akvaparks ir vairāk domāts, ja jums ir maz bērni līdz. Tad viņš ir mazāks, viņš ir arī kompaktāks, un tāpat tās viss kaut kas ir, bet ļoti labi, ja, teiksim, ir pusauži, teiksim, viens ir bērns ir kaut kādi 5-6 gadu vecs, un viens ir kaut kā 10-12 vai to, tad tas var, teiksim, iet pa trubām vai kaut kur braukāt, jā, un ar tiem mazajiem arī, tur redzēt, tur pat tās ir sauļošanās krēslu, baseiniņš un vilnīši, un tas viss ar tiem maziem bērniem ļoti labs, tas ir ļoti labs ar mazākiem bērniem, ja, jo tas Atlantijas akvaparks, viņš ir tādiem, arī ar maziem bērniem, jā, bet viņš ir daudz, var teikt, 3 reizes lielāks, jā, par to 3 reizes lielāks, un tur vairāk ir tādiem lielākiem un pieaugušajiem. Un abu dabiem mēs vēl nepabeidzām, mēs vēl tur bijām prezidenta pilī, kas man atstāja tādu muti vaļā uz vienu brīdi, jo tik milzīgs, augsti griezti, tik augsti, viss marmorā, pareizi, marmorā vienkārši viss bija. Tas lustras. Un, tas bija kaut kas, ar ko viņi bija iespaidīgi. Arī kaut kāda, man liekas, bija internetu fakti, aizmirs, bija kaut kas liels, tur kaut kas bija rakstīts aizmirs. Viņš ir arī tur kaut kāda 1,76 hektāra platība ir, jā. Un viņš bija domāts prezentācijām, sākumā bija domāts 2017. Viņi uzbūvēja pa 6 gados, uzbūvēja to visu. Un 2017. gadā un tad tur turisti tā nelaid iekšā, tur bija ļoti sarežģīti. Tad tur vajadzēja konkrēti pieteikties, un ja tu nokavēji pusstundu, tad tu vairāk tur netiki iekšā. Bet tagad no 2019. gada viņš ir atvērts vairāk turistiem un viss. Jā, tur bibliotēkas varēja redzēt lielu. Ir jau Bilbajā ir Rašīda biblioteka lielākā, milzīga. Jā, bet tur ir pa brīvu, tur var aizbraukt, bet vienkārši jāatrod laiks uz turien aizbraukt. Viņš tādā ērgļu spāņu formā atrodas. Bet tā vispār tā prezidenta pils bija ļoti iespaidīga. Ir diezgan grūti paskaidrot ar vārdiem, jo tas vienkārši jāredz. Tur ir milzīgi griez, viss marmorā, tik liels, tāda graznība tur ir.
īsti neko nevar salīdzināt ar to. Es nezinu, ko vēl var salīdzināt. Principā jau, ka brauc no Mošai, tur, un uz to prezidenta pilu brauc pēdējo, jo pēc tam, kad tu prezidenta pils, tā pārējās visas tās vietas jau liekas zemākas kategorijas. Mēs nebijām pēc prezidenta pils vēl tajā viesnīcā? Jā, bet tur mēs tajā viesnīcā, kā sanāk laiks. Tad mēs tur braucam un nebraucam, bet agrāk 2013. gadā tajā viesnīcā tur ne tikai, ka tur nevarēja tikt iekšā, bet tur pat iebraucot tur cauri, tikai mašīna varēja nobraukt garām, mašīna nedrīkstēja apstāties, tu varēja fotografēt no mašīnas, mašīna apstāties nevarēja, un tu arī nevarēja iet ārā fotografēties nemaz, jā. Kā viņš sauc Emirate Palace? Emirate Palace, jā, un 2013. un pēc tam jau, tad, kad uzbūvēja to prezidenta pīli, Kastrāla Batāna, tad tas viss no turienes, tur bija pārmeta pārgāju uz turieni, tur vairāk tie ofisi, tur viss, tad bija pirms tam bija šeit, bija Emirate Palace. Interesanti, kad visur varēja fotografēt un filmēt, arī Mošajās prezidenta pilīs, visur varēja ar kameru. Jā, tas bija interesanti. Bet agrāk tā nebija. Agrāk bija daudz striktāk. Es pats arī brīnos, tāpēc es tā domāju, nevarēs. Jā, agrāk tur bija, vispār es nevienam, teiksim, 2013. gadām absolūti nebija to, jā. Un tur pat ir, par to visu par to likumiem un tā tālāk, kad, ja tu Dubai molā, tur ej ar tevi ir pliki pleci un kleita virs ceļgaliem, ka bezmaz tev var ne tikai izraidīt no šī Dubai mola, bet tev var izraidīt no valsts par to, ka tu neievēro to. Tā ir rakstīts. Ja? Bet šodien viņi tik lojāli kļuvuši pret turistiem, jo no IKP turisms Arābu Emirātos 20%. Daudz. Jā, daudz. Un nafta 1% bija rakstīts. Jā, es šito tagad skaties. Un ko viņi dara? Viņi saka, nafta nebūs mūžīgi. Ja? Un viņi investē tos naudu, investē visu turismā. Kā viņi teica, taurentiņās. Jā, veselībā un izglītībā. Investē. Un visa tā zeme tiek radīta to, lai cilvēki nāktu šeit, teiksim tā, tiek izveidots lauks, ja, kur tauriņiem atlidot. Ja? Un tā ir tā Dubai, kur visi cenšas atlidot un darīt, jo tur ir attiecīgi labvēlīga biznesa vide, tur ir drošība, tur ir viss kaut kas, un tāpēc ir no visas pasaules tur ofisi, un mēs tagad braucam pasies, cik daudz debeskrāp, un visādi, tas ofis telps, un viss ir pilns, viss ir pilns, visas telpas ir pilnas, un izīrēt dzīvokli, tagad es to gribēju meklēt dzīvokli, es nevaru dabūt. Jā, viss ir pilns, it kā neizskatās, jā. Tāpēc, ka pat dienām viņi nestāja pat naktīm parādās. Jau vakaros pilns cilvēkiem, pat dienām jau viņi palīdz guļ. Jā, pat iedomāties, islāma zemēs, jā, ir piekdien, sestdiena brīvdienas. Un svētdienas sāk strādāt svētdienu un tā tālāk. Apvienot Arābu Emirātos 3 gadu atpakaļ izmainīja to visu, kad piekdiena ir darbdiena, sestdiena, svētdiena, brīvdiena. Lai tie visiem, tāpēc tie turisti ir tik ļoti daudz, teiksim, ja ņemam Arābu Emirātus 10 miljonu iedzīvotāju, 12% vietēji iedzīvotāji Arābu, pārējie visi ir iebraucēji, un kas strādā servis un finanses un tā tālāk, viss kaut kas. Emirate Palace, ko es atcerējos, ir baigi interesanti tas, ka 40 tonnas zelta tika izmantots, lai uzbūvētu to viesnīcu. Tas bija diezgan iespaidīgi. Tur arī, kur tu redz zelts, tas arī tur ir zelts, jā, neteiksim, ka viss zelts, bet apzeltīts, jā. Un tur arī fotografēt, tas arī bija interesanti. Jā, tagad var es brīnījos, es domāju, iziesim cauri to kameru un redzēsim, kas tur būs, jā. Visur. Es saku, vienīgais, no kā viņi raustās no tā mikrofoniņa, jā. Jā. Un tad mēs paēdām, atceros, Arābu vietā. Arābu, tādā tradicionālajā Arābu restorānā. Tev iedos tik daudz rīsus, ka tu ēdīsi vēl nedēļu. Tur, ja tu ņem porciju, ar viesteic, tad ņem uz 2 uzreiz labāk Arābu virtuvē. Jā, bet tā jau viņi arī dara. Viņi atnāk, viņi paēd, viņi paņem līdzi mājās, viņiem ir arī vakariņas, tas viņiem ir. Tas ir forši. Un
pēc tam mēs devāmies uz muzeju. Mūsu gadījumā tas muzejs, diemžēl, bija ciet. Jā, ko mēs tur būtu redzējuši? Pirmdienās ir ciet. Muzejā eksponāts, tad ir viena zāle, kur ir tāda bībeles dažādas, visādi gleznas, statujas, Tur ļoti daudz muzeju, ne? Zāles vairāk. Viens muzejs, bet tur ir tā salā ir daudz muzeju. Tur ir decembrī verās vaļā mākslas muzejs, tad tur ir dabas muzejs, vēstures muzejs, bet viņas tur dabas un vēstures muzeja vēl viņi tur rekonstruē, pārtaisa un kaut ko tur dara un to mākslas muzeju tagad decembrī vērs vaļā. Un tad vēl tas jaunais ir Google, ja? Jā, es redzēju, kaut kas tur bija. Bet, tā diena ir jaudīgas, un cik daudz ekskursijas mēs gājām vienā dienā, tas pilns. Tā bija tāda tūlākā diena. Pēc tam nākamajā dienā jau mēs devāmies uz Palmu Džumēru, pareizi salu. Tur arī tās celtnes augstums atkal lielais. Mēs bijām Skatonī, cik atceros, un Skatonis bija augsts 240 metri. 240 metri. Arī tur tā stikla malas un tas augstums tur bija šī vajadzēja. Bet tas Skatonī tur ir, tur ir tā, grib, tur ir tas Sky Pool, Infinity Pool, kas ir, ko tu var 360 grādi, tur apkārt ir. Tur visi Instagramā bildes liek tur, jā. Jā. Tur arī nav tik vienkārši, teiksim, tādās 7-9 dienās, ja tu atbrauc, tad tev jānomet daudz ekskursijas ja tur ir jāizsit vieta, tur ir jāizbrauc uz turienu un pavadīt pusdienu, vai 4 vai 6 stundas pavadīt no rīta, dienā, vakarā, apmēram līdz 100 eiro maksā. Tu teici, ka domā varbūt tādu VIP paketu piedāvāt ar laiku, ka varētu iekļaut to basēnu, tu varētu kāds, dārgas viesnīca, kaut ko tādu varbūt iztaisīt. Jā, es domāju, noteikti varbūt tās, ka pēc jaunā gada es palaidīšu to VIP paketu būs. Es patreiz meklēju sev palīgu, kas man Dubajā varētu palīdzēt ar tūrēm, un tieši konkrēti arī cilvēks, kas varētu, ja mēs paņemam vēl kaut kādu tādu to VIP programmu, paņemam klāt, tad tur vajag konkrēti cilvēkam, kas ar vips ir vips, un tad ar viņiem kopā varētu braukt. Tagad mēs varam izmantot šo formātu, pajautāt, komentārus, kāds var ietegot cilvēku, kurš būtu gatavs ieteikt kādu. Noteikti. Kurš gribētu būt Dubajas gids, bet vajag kādu pieredzi tur jau? Man nevajag pieredzi, mēs to iemācīsimies, bet cilvēku vajag, kas grib to darīt. Man tagad šorīt viens uzraksta no Dubajas, it kā viņš saka, es esmu bez darba, es skatījos, tu piedāvā darbu. Es saku, bet ko tu gribi darīt, Cik maksās? Viņš nemaz nezina, par ko iet runa, par ko viņš šito saka, tu man Facebookā vispār paskaties, man profilā, ko es nodarbojos, ja tu prasa darbu pie man. Viņš saka, man Facebooks nav. Tā nedara absolūti, Un tad ar vienu meiteni vēl no Dubajas arī uzrakstīja. Es saku, uzrakst apmēram, ko tu nodarbojies, un tā. Pirmkārt jau, ja jūs gribiet tiešām padzīvot Dubajā un pastrādāt, paskatieties, ko es nodarbojos un kādas tās tūras ir, un varbūt tas jums nemaz neinteresē tāda gida darbs. Bet, ja jums interesē, mēs rakstiet man un parunāsimies un vienosimies par to. Mēs sākumā izmēģināt, saprot. Izmēģināt, jā, protams. Tad jau jūs zināsiet jā un nē, bet sākumā jāapmēģina. Tā novembris, decembris, varētu 2 mēnešus nostrādāt un tad redzēt pie viena arī Dubaju, izbraukāt vairākas reizes to visu, Tu jau arī jāiemācās. Un tad redzēt, ko mēs, vai tas patīk, vai tas nepatīk. Tas nav viegls darbs. Jo iznāk tev no rīta, agri līdz zālam vakaram, tur būt ar grupu kopā vairāk vai mazāk, vai arī kaut ar viņi ir baseinā vai pludmalē, arī tā, dažkārt tev jābūt ar viņiem kopā ir. Nedaudz valodas zināšanas, angļu valoda, latviešu valoda, krievu valoda. Cik īstenībā angliski
vajadzētu zināt, bet nevajag tā, ka tu pilnīgi tekoši. Ja tu saproti, arī kaut ko pateikt, arī jau ir ok. Jā, visi jau tie, kas ir 80%, kas ir Dubajā, visiem ir savu tā angļu valoda, jā, un teiksim, mēs jau nestrādājam kaut kāda finanses jomā vai kaut kādās, kur vajadzīgi viņi ir augstākā līmenī, jā, bet sarunāt un aiziet un vienkārši uzrakstīt vai rezervēt biļetes vai kaut ko tam līdzīgi pasūtīt ēdienu un tā tālāk. Viss tādā normālā praktiskā saruna valoda, jā, un elementāri, jā. Tā, ko es vēl gribu izcelt, noteikti tas rats ir tik 250? 250. Visi, un kā vislielākais, jā. 250 metru augsts, un Londons Eye ir 130, nav divreiz 130. 130, tad jau... Viņš ir druscīgi, nav gandrīz divreiz, jā, bet nav divreiz, jā. Jā, un tas rats forši, ne? Mums paveidās, ka mēs bijām divi, tur bija tik liels plašums, viņš ir tik stabils. Jā, tur ir iekšā vienā tajā kapsulā var 38 cilvēkiem. Jā, un mēs bijām divi tā. Un tur var arī brīvi staigāt. Mēs skatījāmies, ka ir arī VIP iespējas laikam, kad ir bārs un dzērieni. Jā. Ka tur izbaudīt, cik ilgi mēs braucām, kad 30? 3-8 minūtes iet. 8 minūtes. Tieši 3-8 minūtes, jā. Nu, protams, tur tā sajūta ir interesanti, ka tu esi augšā, bet ko tu redzi pilnīgi visu. Nu, tas noteikti ir jāizbauda. Un tas pats arī, ka tu vari pirmo reizi dienā vajag izbraukt, un tad tu vari arī naktī braukt, jā. Un tas bija ļoti forši, man ļoti patīk. Viņš galvenais foršāks, viņš ir stabils, viņš nekur nečīkst, nav jābaidās. Pat nečīkst. Jā. Tas man ir satrauc, domāju, viņš čīkstēs, šūposies, bet viņš nešūpēs, viņš stalts tā kā, nezinu, sākumā visu laiku nekas nemainās. Un var forši fotografēt stikls, ja gan visur apkārt plus mīnus, tikai ne grīdā. Un jumtā laikam, bet pārējā. Žēl, ka nav grīdā. Bet grīdā vajadzēja, tam bija jābūt grīdā. Tā traki. Un arī tā pati vieta, kur atrodas tāda sakot forši un interesanti pie tās pludmales. Tas ir Blue Water Island. Jā. Tā arī mākslīgā sala. Tā ir mākslīgā sala. Un viņu palaida šo 22. gadā, to ratu palaida. Viņš mēnesi nostrādāja un viņu apstādināja. Te jau kā ratam nebija nekāda vaina, bet tā bija mākslīgā sala. Mākslīgā salā bija radās kaut kāda plaisa. Un tad kamēr viņi novērsa 2 gadus, un pagājušā gada 24. decembrī rats atsāk darboties. Jā, tas rats man tā būs piespēdies atmiņā. Un pēc tam, mums laikam laiks iet uz beigām, tad mēs sāksim uzreiz pašu iespaidīgāko, ko mēs varam. Tas ir, ko visi uzreiz saka vārds Dubai, otrais vārds noteikti Burj Khalifa. No, cik metri tur bija? 828. Es visiem saviem draugiem teicu 400. Viņi teica, mēs uzbraucām augšā 440 metri. Mēs uzbraucām augšā uz 124. stāvu. Tas ir 440 metri augstumā. Var vēl augstāk, vai ne? Var vēl augstāk uzbraukt, var uzbraukt uz 156. stāvu, tas ir 560 metri augstumā, ja? Bet principā tur ir visaugstākais ir 163. stāvu var uzbraukt. Tas ir 163. stāvu var uzbraukt 2 minūtēs. Mēs uzbraucām 440 metrus, mēs uzbraucām 70 sekundēs, vai pat ātrāk 60 sekundēs. Austs mazliet aiziet ciet. Ko? Austs mazliet aiziet ciet. Jā. Nu, tad tas ir, jā, bet... Nu, tas skats jāredz, tas ir iespaidīgi, tur redz pilnīgi pāri visam, un man liekas, ir maz atšķirība, tu esi 400 vai 500, tāpat redz pilnīgi pāri visam. Tur nav, ir atšķirība. Atšķirība ir, ja tu brauc uz 156. stāvu, tu samaksā 2 reizes vairāk. Nu, labi, gan jau tur ir kaut kāda savādāk. Nē, tur ir restorāns augšā, ir augšā, jā, tas ir arī, tas ir VIP klientiem, ja, kas varētu braukt, jā. Bet tā, parasti mēs braucam 124. Jo tur ir netik daudz cilvēku brauc uz 156. stāvu, tur ir restorāns, tur ir tālāk. Un forši, ka tur tajā Kalifā ne tikai tuvons, bet arī viss apkārt, kas tur ir. Mēs bijām arī tajā, nekādā akvaparkā, tur, kur ir, kā sauc, akvārijā. Jā. Tur bija pilns uz dzīvīm, haizivīm, rajām, pareizi laikam. Jā, rajas, haizivs. Un Dubai Molu 2024. gadā apmeklēja 111 miljonu.
111 miljoni gadā apmeklē Dubai Mall. Iedomājieties, tur restorāni, kafejnīcas, veikali, viss. Tas pats Burj Khalifa un akvārijas un viss nepārtraukti tur cilvēki iet. Tur nav nemaz bez cilvēkiem. Ja. Un kāds tas skats ir, kad tu uzbrauc augšā tajā tornī, kāds viņš bija? Pasties. Tur, kur ir galvenais ceļš, tur ir debeskrāpa pa malām, ja? Principā jau viss ir jau tie debeskrāpi, nemaz tāda nav, ja? Tad, ja? Tikai tur tas pašā centrā Burj Khalifa, tad Dubai Marina un par Šeika Zajeda gar ceļu tikai visu. Un tālāk viss jau tās parāda. Viņi tā pa pleķīšiem salikti. Un vienkārši, ka tu esi tur, tā debeskrāpiem, tu liekas viss. Jā. Bet tad, kad tu brauc ar mašīnu, tad tu liekas, ka tu mega visu laiku, jā, bet pa lielām jau tā nav. Nemaz. Un vēl tur bija tas putnu parks. Nē, kas bija? Tas bija tur zooloģiskais dārzs, tāds maziņš bija. Nu, mēs, tā Underwater Zoo. Jā. Underwater Zoo, tur ir pingvīni, milzīgais, pasaulē lielākais krokodils. Jā, tur viss kaut kas bija papagāji. Bet parasti mēs ņemam viņu kombo, tad mēs visi ir iekļaut cenā, tur uzbraucam augšā, tad ejam uz to 7 dienu grupās, nav kombo. 7 dienu grupā ir tikai Dubai Malls un akvārijas un zemūdens pasauli nav. Un vēl man īstenībā Burj Khalifa tā no ārpus likās pa dienu, bet kad tu ej tur pa nakti, vakarā, cik skaisti apgaismos tas šovs, kas tur būs vēl, kas noteikti arī jums būs. Mēs bijām tie atklāšanas dienā, ne? Bet tā viņš ir katru dienu. Jā, pa pusstundai tur ir šovs gan uz tornī, uz torņa šovs, ir tas lāzera šovs, jā, un pastāst par savu pirmo pieredzi, kad tas trūklīgs pamanīt, tā bija tā ikoniskā dziesma, tu minēji. Jā, Barcelona. Jā, ka es pirmo reizi, tas bija, tāpēc man varbūt tās arī iespiedās atmiņā, tad ik šausmīgi viss tas skats. Es pirmais, ka es iznācu laukā no turienes un tās, es biju te jau vakars nāc, es jau centos paspēt uz tām pirmajām strūklakām un paspēju, un tagad, un tāds iestājās tāds vakars jau krēsla, un iestājās, un tāds klusums, viss pilnīgi, pirms tās, tikko tās sprausulas paceļās uz augšu, jā, ievēro, jā, uzreiz klusums, jā, tāds klusums gaida, tūjtās to sākumu, jā. Un ka uzreiz tas Barcelona, Fredī Markūrijs ar to sievieti, ja, kā neatceros, ka es dziedāju. Nu, tikko bija olimpiskās spēles, tad jau bija olimpiskās spēlēs viņi dziedāja, un tad riktīgi tā, jā. Nu, tur tie motīvi, jā, ir ļoti daudz dažādi, gan ķīniešu, gan arābu, gan... Jā, tas katrs priekšstats pusstundas mainās, tas nav viens tas pats Jā. Viņš apmēram tas trūklāk iet 3-4 minūtes, jā, un pēc pusstundas atkal. Bet tikpat to pēc 15 minūtēm ir tas šovs atkal uz Burj Khalifa. Jā. Opera. Nu, ne? Es viņu sauc par Liepājas Dzintarzāli, viņa līdzīgi. Jā, tā opera tur ar milzīgi stāsti, jā, tur ir, viņš izveidots kā kuģis, apkārt viņam tur tek ūdens, viņš izveidots, jā, un izveidots kā kuģis, un pērļu zvejnieki, jā, tur ir tas motīvs ir kā agrāk, kā pērļu zvejoja, un pašā tajā operas centrā ir tur milzīga lustra, 7 tonnas lustra no Swarovski kristāliem, un viņa tā mirgo, ja? Viņa atspoguļo, tas ir pērļu zvejnieku sirds, ja? Tad, kad viņš ir nolaidies ūdenī, tad viņam tas sirds pukst ātrāk, pukst straujāk, un tad, jā, tas ir tas nozīmē, ja? Un tas, kas būvēja visu to centru, pats galvenais būvnieks, neteikšu arhitekts, bet tas, kas vadīja visu to procesu, viņa tēvs bija pērļu zvejnieks, un viņš to operu uzbūvēja tieši tēvam pa godu. Tas forši tās interesanti. Tā, un kas vēl tagad uzreiz man ir Zieddārs. Kāpēc sākumā likās, ka nepatiks, bet tas kārstums man bija, bet tā viņš kārstums bija, jā. Bet viņš bija savādāks. Es tādā, jā, šito teicu pat ļoti izmainīts bija. Uz labo pusi? Jā, smukāk bija, un viņš tāds brīvāks, tāds bija, tur vairāk tā bija savādāks, stipri. Nu, vēl mēs papildus, kur mēs atbraucām,
Tas bija eksotisko putnu šovs un delfīnu šovs. Nu, tur var braukt. Daudz, kur mēs bijām vēl Tauriņi, kur bija. Jā, bet tas mums ir programmā iekšā. Jā. Butterfly Garden mums ir programmā. Tagad pagājušo gadu nebija, šogad būs programmā. Delfīni un eksotiskie putni nav programmā, to mēs izmetām ārā, to es izlīku ārā, tāpēc, kad bija, kad delfīns jau var apstīties tikpat Klaipēdā un tā tālāk. Jā, jā tas tāds, jā. Bet tā mēs tur vēl bijām, tur bija vecā Dubaja. Pilsēta, jā, Alsīfa. Tad bija tas zelta tirgus, kas bija ļoti iespaidīgi, ka tas gradzens tur stāvēja. Tas bija pasaulē lielākais zelta gradzens 63 kg. Jā, 63 kg, bet man liekas bija 50 kg zelts un 13 kg briljants nebija tāds. Jā. Un viņš stāv iedomājieties tā kā, es nezinu, Rīgas centrā tirgo marasta bodīti, un viņš stāv vienkārši pie stikla, un viss. Jā. Neviens nestraucās Latvijā, tas sen jābūt kāds būsiņu piebrauc. Jā. Un tas ir rītīgi iespaidīgi. Un vēl, es gribu pieminēt to faktu, un baigi patīk, ka stāstīja. Interesanti tas, ka Dubajā 247 cilvēki strādā. Un pastāst par tā indusiem, kā viņiem nopēdējās mājiņas. Tas ir baigi interesanti. Tu domā, jā, tas 24 strādā, tad, ka viņi tie, kas strādā celtniecībā, jā? Jā, visur jau veikalos ir vairāk vai maz, bet arī daudz veikali ir strādā 24 stundas. Izejot praktiski, jebkurā dienas laikā izejot uz ielas, tu vari dabūt paēst, tu vari veikalā dabūt nopirkt kaut ko, un tu nejūti, ka tur kāds būtu, ka kaut kas būs baigi aiztaisīs, baigi kaut kas ciet. Bet tieši būvniecībā, celtniecībā, kuģi remonta cehā, remonta rūpnīcā 24 stundas diennaktī strādā un atbrauc autobusu ar mājiņu, tie izkāp ārā un tūlītās jau pārējie iekāp autobusu un brauc kaut kurais pilsētas, kur viņi dzīvo savās mājās. Tā ir tādas kopmiņu tipa mājas, kur viņi dzīvo, jā. Tur tie apstākļi attiecīgi ir tādi, kādi viņi ir. Bet dažkārt viņi guļ vienā gultā, viens pieceļās, atbrauc uz darbu, atbrauc otrs turpin un iet tur gulēt. Tāpat tās uz vietas viņiem tur gatavo ēdienu, kas ir jau nolikts pie gultas vai kurā vai pie durvīm, kur viņi dzīvo, nolikts ēdiens. Lētāk algas viņiem tur līdz ar to viņiem nav liels. Faktiski tā alga varētu būt, teiksim, pat tā $700 mēnesī. Un plus vēl jāmaksā par gultas vietu, un tad tie šoferi, kas mūs izvadā, turisti, kas izvadā, viņi īrē gultas vietu, bet tad viņi bišķiņ augstāki, jā, viņi īrē dzīvo pa 4, pa 6 vienā istabiņā, un viņi maksā kaut kādi 500 dirham mēnesī par to gultas vietu, un par to ēdienu arī, ko viņam atnes, to maksā 500. Jā, tā kā faktiski 1000 aiziet jau projām, ja $700, tad mēs reiķinām, ka tas ir apmēram 1000 aiziet par dzīvošanu. Un viņiem vēl jāizsūt mājās. Tad viņi uz 2 mēnešiem vasarā, 2-3 mēnešiem brauc uz mājās, tad viņiem jāsakrāj naudu, lai viņi varētu aizbraukt uz mājām, aizlidot uz turien. Bet neskatoties to, visiem ir pēdējie iPhone. Pēdējie iPhone visiem ir. Arī tiem, kas strādā celtniecībā un tie, kas strādā visur, tur viņiem visiem ir iPhone. Tik labs mārketings iPhone'iem ir par cilvēkiem, pēdējie līdzekļi pērk, tāpat jaunāko. Jā. Ne parasto, bet jaunāko iPhone vēl Pro versiju. Jā. Foršas emocijas man ļoti patika. Visvairāk laikam, kas man palika, tas obligāti jāpiemina ir, kas man vislabāk patika, to es gaidīju, un Dubais aizbraucu Dubais gaidīju, infrastruktūras skaists, liels debeskrāpis un jahtas, un arī to mēs izbaudījām. Jahti, jā, un tā nejauši pavisam, es pat arī nebiju to, bet tagad es esmu jau to ielikt to programmā iekšā, jā. Mēs Dubai Marīnā gājām vienkārši pastaigāties Dubai Marīnā, un spiedāk cilvēks klāt, vai mēs negribam izbraukt tā jahtu. Beigās paprasījām, cik tas maksā, un domāju, izbrauksim. Un tad bija forši tas viens stundas brauciens riktīgi, lai tā forši izbraucām. Jo tomēr, ja tu jau esi, kājām tu to Dubai Marīnu neizstaigās, tur vienā vakarā vēl jau vairāk neizstaigās, un tomēr tas ir laiks. Tur tu mierīgi sēdi jaktā, pat brauc pa Dubai Marīnā, izbrauc apkārt, apbrauc riņķī gar Ainu Dubai, gar panorāmas ratu, apbraucam riņķī, un viss tur redzēja. Jā. Pa lielam uzraksta Googlē Dubaja, un tā pirmā bilde, ko tu redzēsi, tās jaktas, kad tu brauks pa to nakti.
Jā. Tur ir iespaidīgi tās, tur tās ēkas milzīgas, smukas. Un tā es pagājušajā gadā es nemaz nepamēģināju. Tā pamēģinājumu un viss, iekļausim programmā. Un tā jau mēs... Dzērienu bija mums. Jā, dzērieni, ūdens, softdrinki, viss tas ir iekļauts cenā. Tu plāno arī paņemt savu dzērienu, arī ņemt līdz netu? Ziniet, cik tas maksā? 20 eiro no cilvēku. 20 eiro? 20 eiro no cilvēku, tik maksā tas brauciens. Ar jāktu, kur tev dzērienu iekļaut vēl. Jā. Nu labi, vīnu var ņemt pats vēl līdzi, jā? Jā, tur var paņemt paši līdzi, var paņemt vīnu līdzi, var paņemt arī snekus kaut kādu šito te, kad mēs ieplānojam, bet mēs jau nebijām ieplānojuši to braucienu, mēs vienkārši tā aizbraucām tur pastaigāt, un tad tur viņš te bija, to, un to. Davai, ko daram? Braucam, davai pamēģinām. Tā. Bet arī mēs vēl vienreiz braucām kuģī, tas jau bija tik mēs ēdām. Tas ir ieplānos, tas ir iekšā, ka mēs braucam ar kuģītī, tur ir arī šovi dažādi, un tur ir ļoti labi arī ēdiens, ļoti labi bufets tipi, tur ir virtuvīt labi, un tas brauciens arī tā. Tas arī bija ļoti forši. Tas bija 2 stundu brauciens, tas ir vakariņas, VIP vakariņas un uz tādu kuģīšu. Ja vienkārši tagad iedomājieties, tur brauks ēdīs uz jaktas, tu piecelsies, tu apstāsies pie Margas, tev vējiņš plīvo, tu redzi tās milzīgās ēkas, tā ir tā Dubajas sajūta. Reāli ir vērts izbaudīt un pamēģināt. Bet, es nesaprotu, daudz cilvēku brauc, labi, Dubai man neinteresē tā, bet Dubai interesē, man neinteresē. Bet kāpēc jums interesē Ēģipte, Turcija 5, 6, 7 gadus pēc kārtas? Arī tas nē. Turcija, tā jūs brauciet, tur citi jēga. Bet, es jau nesaku, jābrauc uz Dubai katru gadu, bet vienreiz uz Dubai vajag aizbraukt, jā. Mums visiem ir kaut kāds viedoklis par Dubai, bet īsts viedoklis tā būs tikai tā, ka tu tur pat tiešām būs. Jā. Visiem vajag aizbraukt. Jā, un tas nav lēti, tas mazliet ir dārgi. Kaut gan nav nemaz tik šausmīgi, nav tik ļoti pārāk dārgāk. Varam atkārtot par cenām 7 dienas, cik maksāja? Jā, 7 dienas bija 1580 un 9 dienas 2170. Protams, uz jauno gadu ir tas cenas bišķiņi augstāks, jo es tur neko nevaru darīt. Tās viesnīcas jau, neteiksim, ne dubultā, bet pa 50% pacēja cenas, un lidmašīna biļetes ir daudz dārgāks, un tur neko nevar darīt. Ko es vēl gribu pieminēt, ja jums ir, jūs var paņemt vēl čemodānu līdz kaut kādu, jo degviela, vielas cena, tur ir nereāli. 60 centi, bija. 60 centi litrā. Ūdens dārgāks. Ūdens dārgāk. Jā. Vienkārši, tas bija ieraudzīt degvielas cenas, nopietni. Jā, un padomājiet par to nākamo gadu, tur ir 150, 180, atkarībā, kad jūs izvēlēties to braucienu, par to mazāk varat mēnesi iemaksāt. Nebūs tik precīzi tie grupu datumi, teiksim, es tagad esmu ielicis 16, 26, 9 dienas, nāks tuvāk, viņš varētu pa vienu dienu tur papakaļ mainīties, bet tas nav būtiski, nekas nemainīsies, tas grupas tā kā, un ticiet man, tas ir to sakrāt, ir tādā veidā ļoti vienkārši, Cik saprot, ir dalītie maksājumi, vai ne? Dalītie maksājumi, es saku, ka apmēram sanāk oktobrī, ja tu brauci 9 dienas, tad iznāk kaut kur 180 eiro. Ja tu brauci, ja tu ieplāno to 27. gadā martā, ieplānot, tad tur vispār kaut kāds 120, 130 eiro sanāk mēnesī, Un tagad, kad ir tuvākais laiks, ka var pieteikties? Kur jums mēneši? Uz kur mēnesi? Jā. Tagad ir tā. Ir palikusi vienam vīrietim. Vīrietim tieši? Tieši tikai vīrietim vienam, 31. oktobris, 9. novembris. Viena vieta palikusi. Tad ir 6. novembris un 14. novembris 7 dienu grupā ir 6 vietas, un tad faktiski novembrī vairāk vietas nav. Tad ir decembrī. Decembrī ir vietas, decembrī 3 grupas, no decembra sākuma līdz Ziemassvētkiem ir 3 grupas, 7 dienu grupas, tajās ir vietas.
Un tad ir Ziemassvētki, 16. decembris, 26. decembris, 9 dienu grupa, 6 vietas jau palikušas. Tad ir jaunais gads, 25. decembris un 4. janvārs, vēl tur ir kādas 6 vietas. Un Air Baltics tur pamainīja visādus datumus, izlidošanas un tā tālāk, un tad man izveidojusies, faktiski man nemaz es tādu neplānoju, un izveidojās grupa, 7 dienu grupa no 30. decembris, 7. janvārs, 7 dienu grupa, tā kā jūs ielidosiet 31. decembrī un varēsiet, un praktiski jau tūlītās uz jaunā gada svinībām, ja? Jaunais gads ir plānots pie Burj Khalifa. 100% maz un visādi var kaut kādi kāzusi būt, bet mana turfirma ir sarunāts, ka mums ir aizsis vietas pie Burj Khalifa, pretī Burj Khalifa tieši, ja. Tur mūs ar autobusu aizvedīs un aizvedīs uz turienu un atvedīs atpakaļ uz viesnīcu, ja. Rezerves variants ir Zabīla parkā pie Dubai Frame, kur mēs sagaidījām jauno gadu pagājušā gadā. Es domāju, ka tur tā vieta ir tāda publiskā un pietiekoši liela, ka tur jebkurā laikā tur var aizbraukt. Jo jāskatās un jārēķinās ir tas brauciens ar metro. Ar parastiem transportiem vienkārši nav jēgas. Tur ir kosmos cenas un vienkārši jūs variet nekur netikt. Jūs variet jauno gadu kaut kur sagaidīt korķī uz ielas, kas ir jau tā ir bijis, jā, bet jo visas ielas tiek slēgtas pirms jaunā gada 3-4 jau viss tiek slēgtas un tikai speciālām atļaujām tikai tur var izbraukt. Tā pašā laikā metro strādā no 31. decembrī no 5 rītā līdz visu jaunā gada nakti līdz 1. janvāra pusnaktī. Metro strādā, tā kā visu naktī ar metro var izmantot un braukt, un kas ir tikai jāizmanto. Tāpēc būtiski ir dzīvot tuvāk pie metro, un tas ir vislabākais, ko tas var būt. Ja. Metro iet pēc 4 minūtēm, ja ir daudz cilvēku, tāpēc 3, tāpēc 2, un var iet katru minūti, tā kā faktiski viņi automātiski tur nosaka, cik ir cilvēki atrodas tajā metro stacijā un tā tālāk. Jā, tur ir ierobežojumi, tur ir norobežojumi, visi tur ir cilvēki, cilvēki nekāda pūļa, nekāda grūstīšanās absolūti nekur nav. Visur ir noteikti kārtība un visi ejam tā kā pa diedziņu. Ejam un visu, jā. Tad var pateikt, kur var pieteikties? Jā. Kur jāraksta? Rakstiet man, Agris Vītols, WhatsApp 27474799, mājaslapa agristravel.com, skatieties TikTokā, skatieties Facebook lapā, nāciet draugos, Instagramā, tur jūs atradīsiet visu kontaktus. Šodien nedabūt kontaktu, ja tu gribi to, jebkurš kontaktu var dabūt, un vienalga kaut tev ierakstīt Google Agris Vītols, un jums izmetīs ārā, ar ko es nodarbojos šodien, vakar, un ko es darīju aizvakar. Ja. Pēdējais, varbūt, ja kāds vēl skatās un domā, kas būtu tie vārdi, kur pateikt, lai iedrošinātu cilvēku braukt tomēr. Aizbrauciet uz Dubaju, pamēģiniet aizbraukt tomēr jūs, jā, un cik daudz cilvēki ir domājuši, brauc ar tādu skepsi brauc, jā, kas tur būs un kas tur nebūs, un pēc tam, ka brauc mājās, jā, viņš saka, un tagad es esmu daudz cilvēku šeit saticis mājās, un es vēl vienreiz gribētu braukt uz to Dubajā, vēl vienreiz, jā, bet ir jau gribās vēl kaut kur citur aizbraukt, jā, bet ir liela daļa, kuri grib braukt, un zinu arī, kuri brauks, otrreiz jau brauks, jā. Un mierīgi varam otrreiz, ja kāds piesakās braukt, mēs varam izveidot, sataisīt atsevišķu programmu, jūs jau redzēt, ko redzēt, ir daudz kas, jā. Mēs diezgan daudz neizrunājam un nepaspējam īstenībā. Mums vajag kādas 3 stundas, lai mēs varētu izrunāt pilnīgi visu. Jā, paties, cik mēs runājam tagad. 2 stundas. 2 stundas runājam un tā tikai tā pa virsu pārbraucam tā ātri pāri visam, jā. Bet, vajag izmēģināt Dubaju. Es arī, tad, kad es iesāku šito te Dubaju, es nezinu, kādā veidā man pat nebija tā doma, ka es tieši Dubaju, tā man sanāca un domāju, labi, uztaisīšu, padzīvošu, tur pastīšos. Un tad, kad es tur Dubajā mēnesi nodzīvoju, es saku, jā, šitā ir tā vieta, kur es gribēju būt. Piestarpināšu, ko mums noteikti jāpiemina.
Frizieris vīriešiem. Būs video, jā? Būs video, jā, kur vesels video sērija, kur reāli griezam atsākam, un tur ir īpaši frizieri ar īpaši piegājienu un tikai 20 eiro. Jā. Jā. Pusotru stundu, jā? Pusotru stundu, tev tur izmasa izskatā, visu izrauja, tev tur vienkārši vīriešu spā palielām. Jā. Tā kā tas arī noteikti būs. Bet tā ir tāda maza daļiņa, ko mēs esam ko mēs redzējām, ko mēs 9 dienās izskrējām, un tad jau bija diezgan daudz, ne? Mēs tagad nevaram salikt tās 2 stundās. Tas ir tā, kā tu saki, ja, ka tu biji dusmīgs uz mani, ka es tevi izrāvu uz to rīta tuksnes, jā. Tā ir, jā. Tas bija vērts. Bet, noteikti pamēģiniet, aizbrauciet, es saku, pats vienkāršākais, ieplānojiet laicīgi, jā, ieplānojiet, un jums tas neliksies dārgi, vairāk dārgi, jā, jums ir jāmaksā uzreiz, daudziem varbūt tas 2000 uz cilvēku, un ja tā ir ģimene, 3-4 cilvēki, tā ir liela summa, jā, bet padomājiet, ja jūs ieplānotu uz priekšu uz nākamo gadu, piemēram, 4 cilvēki, 2100, neidāsim 2000, jā, 8000, tas ir, un rēķinot pa mēnešu, 12, pa 500-600 mēnesī, 4 cilvēku ģimeni, mierīgi jūs variet lēnāk garāt sakrāt un to izdarīt un braukt, jā. Bet tas ir, pats vienkāršākais. Ir jau arī turfirmas tāpatās jums piedāvā, tur ir pirmā iemaksa, tur ir 20%, jā. Bet jūs zaudēsiet, jā, ja jūs izdomāsiet, ka 20% jūs iemaksāsiet, un ja jūs atteiksieties no tā brauciena, jūs pazaudēsiet to braucienu. Pie manis faktiski, ja jūs neatteiksieties pašā pēdējā brīdī, teiksim, tad, kad vairāk to es nevaru atmaksāt, nevaru vairāk nopārdot, un kad ir lidmašīnas biļete un viesnīca jau samaksāt, un es nevaru nopārdot, jā, tad jūs to iemaksu zaudēsiet. Bet principā jūs variet atteikties mēnesis pirms brauciena, un dabūsiet visu naudu atpakaļ, un jo es esmu individuālais uzņēmējs, un man nav nekādi ofisi un tādas saistības, tā kā mēs tā mēģinām to cilvēcīgi, lai būtu cilvēkiem labi, un lai viņi var justies labi, un lai viņi atbraucot uz Dubaju izbaudu, jā. Ir kaut kādi, varbūt, plusi, mīnusi, ka būs kaut kādas kavēšanās, jā, bet palielam jau būs ok, cilvēciskais faktors jau vienmēr ir. Mēs varam teikt, man liekas, tā kā atrodi Agris Travel, zvani, raksti, un tev noteikti atbildēs tajā pašā dienā palielinā, ne? Jā, es uzreiz atbildēšu, jā. Tā kā nebaidies, uzdrīksties, nenožēloši. Es nenožēloju, visi, kas bija par apstīties atsauks iepriekšējā video, neviens nav nožēlojis, visi ir tikai pozitīvi noskaņoti. Skatieties TikTokā visu šito te sēriju. Jā, skatieties TikTokā būs vesela sērija, gadu garumā gadījis būs, jā? Cik tu varēsi atsūtīt, tik daudz mēs strādāsim. Sarunājām veselu gadu, mēs sarunājām, un tā kā tur būs daudz, arī Instagramā būs. Instagramā būs bišķi privātāk. Jā, Facebookā būs, jā, jo tas materiāls ir sabildēts. Cik tu tur vienā dienā sabildēji, cik bildes? Tu teici, 1000, jā? Palielam ir kāds 2000 bildes. Jā. Un video arī. Mīnus vai mazi video arī līdzīgi. Tā kā vairāk jūs redzēsiet, ko mēs darām, kā tas viss izskatās un kas tur notiek tajā Dubajā. Jā, būs arī kaut kāds neliels šorti, kaut kāds neliels intervijas būs no Dubajas ar grupām. Tagad es mēģināšu kaut ko, tas mēģināšu kaut ko uztaisīt un pastāstīt un parādīt, jā. Sekojiet līdz, tad, kad ir iespēja, braucam uz Dubaju. Tieši tā. Čau. Tā.